Viss sanāk. Drīkst. Tālūk, man ir tiešām prieks redzēt vairāku iemeslu dēļ visu šodien. Pirmkārt, pazīstamas jaukas sejas. Tām sejām, kuras ir pirmo reizi mūsu diskusijās, es varu teikt, ka es esmu Gaigals Jānis, un man ir tas gods moderēt daļu no šīm diskusijām, kas ir Vet to Work projekta ietvaros. Un šī būs 12. noslēdzošā diskusija šī projekta ietvaros. Un tas projekts ir saistīts ar mūža izglītības programmas ietvaros un saucās Pārēja no profesionālās izglītības uz darba tirgu. Īsi par dienas kārtību. Kā vienmēr, projekta organizatoru vārdā Dynamic University pārstāvs pastāstīs par projektu, es ceru, tādā kontekstā, kā projekta rezultāti tiks apkopoti un kā tālāk tiks izmantoti. Tālāk būs 2 prezentācijas. Es ceru, ka prezentētāji ietaupīs pat nedaudz laiku, lai mums paliktu vairāk diskusijām. Un nobeigumā, kā vienmēr, gan ekspertu noslēdzošais viedoklis un apkopojums. Līdz ar to ir pareizais brīdis, kādu iepazīstināt ar ekspertiem šodien. Un tā ir Vita Žunda, Baltic Bright, Ilze Bulīgina, kolēģi no Izglītības un zinātnes ministrijas, Elīna Kokina ar pieredzi projektu vadībā, tieši sociālā fonda projektu vadībā, tajā skaitā par mobilitātes projektiem, arī Tošiņa, Rīgas valsts tehnikums, arī projektu vadītāja, un skola, kas man patīk, Rīgas amatniecības vidusskola, audzēknis 4. kursa audzēknis Juris Pāvils un pasniedzējs Kaspars Kiris. Arī bija audzēknis kādreiz, vai ne? Nē, nebija tā skolas. Daži skolas audzēkņi tagad ir pasniedzēji. Jā, lūk, un pēc tam varēs turpināt tas, kas tagad tika vardarbīgi zināmā mērā pārtraukts, kafijas dzeršanu un savstarpējās sarunas pēc jau diskusiju noslēguma. Es nezinu, vai būs šampānietis, jo tā ir noslēdzošā diskusija. Lūk, par dažiem tehniskām niansēm. Jūs redziet, man ir mikrofoniņš, bet nav neviena skaļruņa. Tas domāts, lai varētu kopā ar video ierakstu, kas tiek attiecīgi ievietots mājaslapā un pēc tam tiek izmantots arī kā stenogramma, lai varētu piefiksēt visas mūsu idejas. Līdz ar to es lūkšu tos, kuri runā, lietot šo mikrofonu. Tas neradīs vairāk skaņas un telpa ir pietiekama laba bez pastiprināšanas, bet tas ir nepieciešams, lai ierakstītu to, ko katrs viedoklis, kas tiek izteikti. Līdz ar to ievada daļa varētu būt uzskatāma par noslēgtu, un vai jūs esat gatavi prezentēt? Tā tad pirmā prezentācija. Piedod, lūdzu. tā ļoti piedecīga Dynamic University, Kārlis. Un galvenais par to, kā mēs šo visu izmantosim, kas ir ļoti būtiski. Jā, lūdzu. Mikrofons, kā vienmēr kārtīgi. Labdien visiem. Prieks redzēt. Tātad esmu Kārlis Valtiņš. Es esmu viens no Dynamic University komandas dalībniekiem, kurš bija iesaistīts gan rakstīšanā, gan projekta īstenošanā. Laiks skrien vējs pārniem, jo 12. diskusija. Projekts ilga 1 gadu, sākās pagājušā gada maijā un beigsies šī gada aprīlī. Projektā bija 4 partneri, tātad Valsts izglītības satura centrs, Latvijas darbdevēju konfederācija, Tirdzniecības rūpniecības kamera un mēs konsultāciju uzņēmums Dynamic University. Galvenās projekta aktivitātes bija tātad sākumā mēs veicām intervijas gan ar skolām, gan uzņēmējiem, gan arī dažiem politikas plānotājiem, lai saprastu svarīgākās lietas, kas pastāv, kādas problēmas pastāv pārējā no profesionālās izglītības uz darba tirgu Latvijā. Tad otrs etaps ir šīs diskusijas, kurš noslēdzās arī ar šo diskusiju. Diskusiju laikā mēs izskatījām ļoti daudz dažādas tēmas, kas saistās ar profesionālu izglītību un pārēju uz darba tirgu. Tur bija gan apdrošināšana, gan kvalifikācijas eksāmeni, prakses. Mēs esam nonākuši līdz pēdējiem punktam, kas ir mobilitātes. Tas nav jāuzskata, ka tagad tā ir aizbraukšana, pēdējais, kad viss beidzās ar mobilitāti vai kaut ko tādu, bet tas ir tāds noslēdzošs, simboliski. Simboliski mēs tad
gribam ielikt pēdējo ķieģeli sienā, līdz ar to, noslēdzoši. Un nākošie soļi būs tādi, ka mēs apkoposim informāciju gan no intervijām, gan no diskusijām, un apkopotā koncentrētā veidā to nodosim politikas plānotājiem Izglītības zinātnes ministrijai. Protams, tas būs pieejams arī publiski visiem apskatēji, kādi bija rezultāti. Tiks prezentēts arī labākās prakses, un šī noslēdzošā diskusija, bet nenoslēdzošais pasākums, jo vēl priekšā ir konference, kura notiks 12. maijā, uz kuru visi esat laipni aicināti, un tur būs arī tas šampanītis, par ko jūs teicat. Jo vēl jau darbs nav galā, vēl jau mums ir jāapkopo, tā teikt, jāizanalizē un jāuztais tādā precīzā veidā, kā to visu izmantot, ko mēs esam atklājuši un kas notiks tālāk. Jā, tā kā, paldies jums un novēlu ražīgu šodienas diskusiju. Paldies Kārlim. Un tūliņ došu vārdu Rīgas amatniecības vidusskolai Kasparam. Vienīgais, ko es vēl gribēju pieminēt, kā vienmēr, mums ir ļoti brīva un dinamiska atmosfēra. Tas nozīmē, ka jautājumu lūgums jautāt arī uzreiz. Ja kāds būtiski piebildē, arī brīvi un uzreiz. Un akcentējot, nestoties uz jautājumiem, dažiem var likties, ka tēma ir tikai audzēkņu mobilitāte. Es domāju, tas jāskata plašāk. Tā ir kopumā izglītības iestāžu mobilitāte. Tas nozīmē, ka tie ir audzēkņi, tie ir arī skolotāji, tie ir arī skolas vadība. Tā kā tā ir izglītības sistēmas mobilitātes tēma. Lūdzu, Kaspar. Paldies. Labdien, mani sauc Kaspars Kiris. Esmu no Rīgas amatniecības vidusskolas. Kā jau kolēģis teica, ir pagaišu. Tātad ikdienā amatniecības vidusskolā esmu skolotājs un aizvien laikam ejot tomēr vairāk tā kā nodaļas vadītājs. Līdz ar to es arī organizēju mācību procesu, dodu kaut kādu to impulsu dažādām projektiem, mobilitātēm un tā tālāk, meklēt sadarbības partnerus, darba tirgū, ārzemēs un tā tālāk. Un tad tāda neliela prezentācija par mūsu skolu, kā tad mēs skatāmies uz projektiem, kas ir projekti mūsu skolas izpratnē. Jāpiemin, ka es šeit ieliku tikai tādas pēdējās aktivitātes, jo ja man būtu jāieliek šeit viss, kas notiek mūsu skolā zem vārda projekts, tad mēs varētu arī noslēgt šo diskusiju ar Rīgas amatniecības vidusskolas projektiem. Ja? Es tik tādu gabaliņu, lai taupītu mūsu laiku kopējo. Vairāk informācijas ir AVLV vai varat atbraukt pie mums uz Jūrmalas gatavi 96. Tātad es tā ļoti tehniski un vienkārši sakategorizēju, kad principā mūsu skolā ir 3 veidi projekti. Ir iekšējie projekti, varētu teikt valsts līmeņi un arī starptautiskie projekti. Ja? Tātad no kurienes mums tie projekti rodās? No turienes, kad atšķirībā no daudzām citām profesionālās izglītības iestādēm, mūsu skolā jau pats kvalifikācijas darbs jau ir projekts. Ja, un līdz ar to tā projekta domāšana un menedžēšana jau asinīs ir jāieliek iekšā jau sākot no 1. kursa, jo tas nav vienkārši 2 stundu eksāmens vai kaut kāds tur tests, ko izpilda galā, lai iegūtu kvalifikāciju. Tad jebkādi pasākumi, Ziemassvētku, Valentīna diena un tā tālāk. Es vienkārši tā pieminēju, ka visi dekorēšana, noformēšana un visas aktivitātes lielākoties ir audzēkņu iniciatīvas un teiksim, izpildījums lielā mērā. Un tā skaitā arī citi projekti, kas nav vienkārši svētki, kas ir dažādas skates. Pats par sevi ir viens liels skaists pasākums nedēļas garumā, kur arī ir nosacīti rezultāti. Nodeskats, rauta televīzija, skolas teritorijas labiekārtošana, kaķu parks, gultas dienesta viesnīcai, labdarības projekti un tā tālāk. Daži spilgtākie, tāds fragmentiņš, piemēram, no kāda iekšējā projekta, kas ir tekstilu mākslas un ādas mākslas nodaļas diplomdarba skati, kas mūs priecē katru gadu. Šis ir viens no pēdējiem labdarības projektiem. Varbūt esat dzirdējuši par Jāzepa un Reksas projektu Ulubēls. Ulubēlē. Jā, tātad tas arī ir mūsu pat starp nodaļu sadarbība notika, starp Mēdiju un Koku un metālmākslas nodaļu. Tad ir nacionālā līmeņa. Tas ir baznīcu interjeru izveida un restaurācija, skolēnu mājturības olimpiāda, gada balvu dizainā, konkurss profesionāļiem krēsls un jauniešu nodarbinātība Eiropas Savienībā arī tāds konkursiņš, kurā mēs te vienā no pēdējiem piedalījāmies. Un tad, protams, tur būtu jāliek un citi.
Tātad sīkāk mazliet par nacionālā līmeņa projektiem. Tātad audzēkņi un skolotāji palīdzējuši iekārtot vairāk kā 40 baznīcas Latvijā un ārpus tās, tā skaitā pat Krievijā. Mājturības olimpiāde tikko arī noslēdzās. Tur piedalās no visas Latvijas skolēni, lai tā teikt veicinātu profesionālās iemaņas un vēlmi darīt praktiskus darbus arī skolās. Tad dažādas balvas dizainā, tā skaitā. Nacionālais konkurss krēsls, kas mēdz būt arī reizēm mazliet starptautisks, ja atbrauc kā šogad no Somijas pārstāv vai no Baltkrievijas kā pagājušajā gadā un tā tālāk. Bet lielākoties mēs varam teikt, ka tas ir tāds nacionālā līmeņa, tāds liels jauks piedzīvojums, kur ir gan iesaistīti koka krēsli līdz šim un pēdējos pāris gados arī jau metāla krēsli iesaistīti. Tad mūsu jaunieši piedalījās arī Eiropas Savienības prezidentūras ietvaros rīkotajā konkursā, kur mums gana daudz balvu ieguva fotokonkursā, un līdz ar to arī galveno balvu braucienu uz Briseli viens mūsu audzēknis, un kopumā bija arī izstāde Saeimas namā. Un starptautiskie projekti. Tātad, kā jau kolēģi arī minēja, ka Leonardo projekti ir bijuši arī iepriekš, bet tas ir kādu laiciņu atpakaļ, un tad ir tie jaunie projekti, Erasmus Plus projektus, kuriem mēs šobrīd skatāmies. Te es esmu minējis jau reālos projektus, kas jau tiek realizēti, vēl neskatoties uz priekšu, kuriem mēs jau esam pieteikušies. Par tiem runāsim tad, kad viņi reāli sāk strādāt, jo tur mums arī ir savu strateģiskie mērķi, ko mēs ar viņiem gribētu panākt. Nu, lūk, un tad tāds neliels ieskats Eiroskolas projekts, kur arī mūsu jaunieši jau pagājuši gadu bija Briselē. Tāda Euroskills, kur arī mūsu audzēkņi sākumā atlases kārtās un arī beigās Eiropas līmenī ir piedalījušies. WorldSkills arī tā skaitā, tieši tāpat mūsu pasniedzējs Haralds un Erlens audzēknis. Šis ir viens no Da Vinci projektiem, Art Connecting Us, un tas arī neiekļauj tikai vienkārši audzēkņu ekskursiju uz kaut kādām valstīm, bet tā skaitā pat šī te projekta mājaslapa izstrādāja mūsu audzēkņus diploma darbā ar visu skici projektiem un visu pārējo. Un tad, protams, arī audzēkņu un pasniedzēju mobilitātes. Tagad, kā saka, upcoming projekts, tas ir TEDī projekts. Te īsti tādu aprakstiņu var redzēt, par ko tas ir. Tātad tas mums arī tāds viens no aktuālākajiem, svaigākajiem starptautiskiem projektiem jau Erasmus Plus ietvaros. Vetnet projekts, tur mēs esam, kā saka, silent partneri, bet aktīvi cenšamies būt klāt un piedalīties, veicināt darba vidē balstītas mācības, palīdzēt ieviest viņus Latvijā, varbūt kādu padomu sniegt vērtīgu, vai kā mēs arī mēģinām tādu kā pilotprojektiņu izveidot un skatīties, kā tas varētu būt Latvijas apstākļos pielāgojams. Nu, un tad ir viens no arī tādiem aktuāliem projektiem Trokū projekts, kurš ir 2 gadu garš Erasmus Plus projekts, kurš šobrīd tuvojās noslēgumam. Tas ir Eiropas 3-dimensiju virtuālā muzeja izveide. Izklausās gan atraktīvi un interesanti, un tā arī ir, un mēs jau esam beigu fāzē. Un mūsu kolēģis audzēknis Juris arī tur ir bijis līdzi. Viņš varbūt mazliet var kāds 3 vārdus pateikt par šo projektu, bet principā ar tā ideja tāda, ka tas reālais ieguvums ir pilnīgi inovatīva tehnoloģija lietošana, kad mēs tiešsaistē varēsim baudīt dažādas Eiropas arhitektūras, koka arhitektūras mākslas vērtības, nebraucot uz citām valstīm. Un tā skaitā izmantot arī kā mācību līdzekli neformālo, tad paši varēsim mācīties, apgūt konstrukcijas un citas lietas, kas saistītas ar konstrukcijām, tātad kultūras vēsture, māksla, dizains un tā tālāk. Nu tā, tas īsumā arī būtu viss. Lieliski, varbūt Juris pie viena, teiksim, tīri no audzēkņu skatu punktā, vai tas ir vajadzīgs, vai ir bijusi dalība, un ko tas ir devis? Noteikti ir. Man personīgi bija ļoti interesanti kaut vai piedalīties tajā pašā Trauko projektā, bet principā pieredzi no viņiem visiem mēs iegūstam. Tas pats vērtīgākais
Pateicoties visiem šiem projektiem, mūsu skolā mēs iegūstam pieredzi, ko citās skolās nevar iegūt. Kaut vai tās pašas baznīcas kaut vai. Cik daudzās skolās māca uzprojektēt pašiem ar nelielu skolotāju palīdzību attiecībā uz konstrukcijām, uz stiliem un tādā garā, bet principā pašiem no nulles uzkonstruēt, uzrasēt, pēc tam uztaisīt un uzstādīt baznīcu interjerus. Cik apmēram no tava kursa ir piedalījušies dažādos šajos starptautiskajos mobilitātes procesos? Trešā daļa puse, visi? Starptautiski esam piedalījušies 3, es un 2 mani kursa biedri Trauko projektā. Gan jau kādu no mums vēl šogad aizsūtīs uz WorldSkill. Tas ir. Gatavojieties? Protams, tāpēc, ka tā ir vēl viena iespēja iegūt pieredzi un salīdzināt sevi ar citām valstīm, kā mēs salīdzinamies ar citām valstīm, citu valstu skolēniem, savu prasmi ziņā. Bieži vien, teiksim, acīm redzot, mobilitātes nozīme, ja vērtība nav diskutējama. Viņa ir pašsaprotama, un tā vērtība audzēkņiem, un ne tikai audzēkņiem, visiem ir ļoti liela. Un bieži vien man pat ir tāds secinājums, ka šī te aizbraucot pastīties kaut kur citur, ir būtiski gūt jaunu pieredzi un ieraudzīt kaut ko jaunu un labu, un dažkārt pārliecināties, ka pie mums ir kaut kas ļoti labs un vērtīgs, par ko var stāstīt citiem. Tā kā tā mobilitāte ir, sen ir beigušies tie laiki, kad brauc tikai skatīties un sajūsmināties par to, kas notiek citur. Tagad tā ir līdzvērtīga sadarbība. Tāpēc arī to mobilitāti mēs divvirzienu kustību uzskatām. Paldies Rīgas amatniecības vidusskolai, pēc tam lūdzu droši papildināt attiecīgi uz turpmākajā diskusijā aktīvi piedalīties. Un tagad aicināšu SIA Baltic Bright prezentāciju. Lūdzu. Un mikrofoniņš lūdzu arī. Paldies. Te nav jāieslēdz, viss darbojās uzreiz. Ja? Viss darbojās. Es nesagatavoju prezentācijas, drusku balstījos uz to iepriekšējo pieredzi, ka tās pirmās prezentācijas bija diezgan lielas un ka tiem paneļa diskusijas dalībniekiem daudz vai ilgi nebija iespējas runāt. Es nedaudz ļoti īsi pastāstīšu par savu mobilitāšu pieredzi un tad arī par vienu lielāku projektu. Es pirmo reizi saskāros ar mobilitātēm tad, kad man bija tāda situācija, ka es biju bez darba un īsti nezināju, ko darīt. Ilgstoši meklēju to kaut kādu darbības jomu un vienā avīzē ieraudzīju, ka tur kaut kādā projektu programmā nav izlietots finansējums, nav pietiekami iesniegti projekti, un es nolēmu, es varu uzrakstīt kādu projektu. Un lūk, tad es tā kā uzrakstīju, un es sapratu, ka es to varu darīt. Un tad ieraudzīju, ka mūžizglītības programmā ir iespējas arī braukt mācīties, kā citi kaut ko līdzīgu dara. Un pirmais mobilitātes projekts bija man pašai, un es jau biju savākusi arī tādu nelielu komandu braukt mācīties mēs braucām pie konsultāciju firmas Anglijā, kā paskatīties, kā viņi raksta projektus. Tas bija pirmais. Pēc tam, kad es jau biju nodibinājusi Baltic Bright kā mācību centru, tad mums bija arī mobilitātes projekts pedagogiem, kā strādāt ar interaktīvo tāfeli. Arī uz Lielbritāniju brauca pedagogi mācīties. Arī partnerību projekti, kas bija mūžizglītības programmā, bija tādi mobilitātes projekti, kur mēs vairāki gan vadītāji, gan pedagogi no dažādām izglītības iestādēm dalījāmies ar pieredzi, kā izmantot
internetu mācību procesā, kā veidot e-apmācību programmas, un tāds bija mums mobilitātes projekts. Un visbeidzot, arī pateicoties sadarbībai ar Valsts izglītības satura centru, esmu bijusi arī jau vēlākā posmā kā mācītāja, kā pedagogs citiem mobilitāšu projektu rakstītājiem. Bet es gribētu pastāstīt vairāk par vienu projektu, kas faktiski man ir tāds apliecinājums par mobilitātes spēku, cik spēcīga mācīšanās forma var būt mobilitāte. Sākot no 2010. gada es biju iesaistīta projektā Baltic Training Program, saucās šis projekts. Un, kā jūs zināt, mobilitātē ir nosūtošā puse un uzņemošā puse. Tad, lūk, es biju iesaistīta gan kā no nosūtošās puses, gan kā prakses vadītājs, gan kā uzņēmēja darbības coach. Un arī tai pašā laikā mēs vienlaicīgi bijām uzņemošā puse. Te arī es gribētu atbalstīt to, ka atcerēsimies, ka ne mēs tikai braucam kaut kur projām, bet mēs arī gribam uzņemt pie sevis. Vēl viens būtisks aspekts saistībā ar šo projektu, ka bieži vien mēs par mobilitātēm varbūt domājam tikai tādā, ka es varu mācīties tajā savā profesionālajā lauciņā, bet patiesībā mēs varam izvirzīt dažādus mācīšanās mērķus. Konkrēti šis projekts bija par to, kā mēs mobilitātēs varam mācīties uzņēmējdarbības prasmes. Projekts tika veidots tā, ka jaunieši no 3 valstīm, no Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas, pieteicās ar savām uzņēmējdarbības idejām, un tie visi bija profesionālās izglītības jaunieši no profesionālās izglītības iestādēm, no pēdējiem kursiem. Un viņiem bija jādomā, lai viņu tas projekts būtu, teiksim, starptautisks, un ka viņš varēs aizbraukt, pamācīties to, ko viņš grib par to uzņēmēju darbības, kā veidot to uzņēmumu, vai nu uz, teiksim, no Latvijas, vai nu uz Igauniju, vai nu uz Zviedriju. Sākumā mēs tā kā taustījāmies varbūt, un mēs vācām tos jauniešus, un viņiem pirms braukšanas bija jāprezentē savas idejas, un mēs arī ar viņiem strādājām, sagatavojot šai mobilitātei. Un tā, ka viņi prezentēja tās savas idejas, likās viņi lāga nemāk runāt angliski, un vispār viņi nevēlās īpaši, viņi tādi, kautrīgi ļoti. Un tās idejas varbūt tā īsti nevar saprast, vai viņš to dara tikai tāpēc, ka viņam iespēja aizbraukt uz ārzemēm. Un tā. Bet mēs kā nosūtošais, teiksim, nosūtošais prakses vadītājs un kā uzņēmēja darbības coach, mēs mēģinājām runāt ar jauniešiem par to, teiksim, kāds tad būs tavs mērķis konkrēti šajā mobilitātē, ko tu vēlies no tā uzņēmuma, ko konkrēti tu tur vēlies iegūt, ko konkrēti sasniegt. Mēģinājām modelēt tās situācijas, kā būs, ja tu aizbrauksi un teiksim, tu esi, ar kādiem cilvēkiem tev būtu jārunā, ar kādiem jāsatiekās. Ja tas vadītājs ar tevi negribēs runāt, ko tu darīsi? Vai ko tu darīsi situācijā, vai kā tu vērtēsi to situāciju, ja tev uzdos kaut kādu vienkāršu darbu darīt un tevi neņems par pilnu? Mēs mēģinājām izrunāt, lai arī, teiksim, jaunieši būtu gatavi dažādām situācijām, un tad, kad viņi aizbrauca, tad mēs savukārt ar viņiem komunicējām, tu šodien parunāji ar to cilvēku, tu izpildīji tos savus uzdevumus, un tā katru dienu. Tā mobilitāte viņiem bija 1 mēnesi gara, un viņi atgriezās, un tad viņi atkal prezentēja savus šos uzņēmēju darbības projektus. Un tas bija apbrīnojami, kā šie cilvēki bija izmainījušies, jo viņi bija tikai mēnesi projām, un viņi bija izauguši tā kā par 3 gadiem. Jo viņi bija pārliecināti par sevi, viņi gribēja veidot tos uzņēmumus, viņiem bija idejas, kā to darīt, un
bija tā, ka tiešām vairāki šie ārzemju partneri bija gatavi atbalstīt viņus, bija gatavi, teiksim, vai nu ieguldīt savus līdzekļus, vai nu atbraukt un palīdzēt kaut ko darīt. Es tiešām, man tas bija tāds apliecinājums, cik mobilitāte var būt spēcīgs, intensīvs mācīšanās ietvers vai forma. Un pateicoties tam, mēs gājām uz Valsts izglītības satura centru un runājām, kā mēs varētu šo ideju iedzīvināt sistēmā, kā mēs varētu to izmantot sistēmā. Un tad mums radās jauns projekts, Hanzavet projekts. Mēs daudz esam prezentējuši šo te laiviņu par to, ka laiviņa mums simbolizē šo praksi, došanos praksē, došanās starptautiskajā mobilitātē un simbolizē vienlaicīgi iesaistītās puses, gan nosūtošo, gan uzņemošo, gan pašu jaunieti, gan arī tos gatavošanās posmus, ka pirms prakses ir jāgatavojās. Prakses laikā ir ļoti jāstrādā ar šiem jauniešiem un pēc tam atkal jāizvērtē šie rezultāti, lai šī mācīšanās katram cilvēkam būtu jēgpilna, lai tiešām nebūtu tā situācija, ka ir izmantot Eiropas līdzekļi un vienkārši pabraukāt. Arī vēl minot kā piemēru, par kādām tēmām varētu būt mobilitātes. Pašlaik mūsu Zviedrijas partneris ir nācis klajā ar ideju, ka tādā pašā veidā varbūt mēs varētu veidot arī projektu, piemēram, Eiropas Savienības projektu vadītājiem, kuri brauc šajās starptautiskajās mobilitātēs, tieši pamācīties projektu vadību, jo ir dažas, mēs zinām arī, piemēram, no profesionālās izglītības sistēmas, kad ir daudzas skolas, kuras ļoti veiksmīgi realizē daudzus dažādus projektus, un viņiem ir starptautiskās mobilitātes katru gadu, bet mēs zinām, ka ir daudzas skolas un daudzas iestādes, kurām nav, un kuras nezina, kā to izdarīt, un arī būtu vērts domāt par to cilvēku kapacitāti, kas varētu noorganizēt šīs mobilitātes katrā skolā, nevis tikai vienkārši no augšas, bet katrā skolā. Paldies! Ļoti laba ideja, paldies. Un ir pilnīgi skaidrs, ka īpaši skolām no vienas puses, acīm redzot, būtu iespējams veidot tādus seminārus un mudināt skolas iesaistīties un iedot varbūt praktiskus padomus, piemēram, tā kā jūs varētu iedot praktiskus padomus. Bet no otras puses ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir ļoti atkarīgs no skolām un skolu iniciatīvas. Un es zinu, ir izglītības iestādes, kuras jau savās atvērto durvdienās un reklāmas kampaņās konkrēti paziņo visiem sekmīgajiem audzēkņiem būs iespēja stažēties ārvalstīs. Ir tādas izglītības iestādes, kas spēj to nodrošināt, kam ir gadu pieredzes un tā tālāk. Un šeit nav, klausoties to visu, ienāca prātā tas sen zināmā patiesība, ka meklē un to atradīsi, klauvē un tev taps atvērts. Tā kā tas būtu tas novēlējums visām acīm redzot skolām. Un pirms mēs sākam to diskusijas loku, kas ir konkrētiem jautājumiem veltīts, man gribējās uzdot dažus vēl konkrētus jautājumus arī tepat no ekspertu puses. Rīgas valsts tehnikums. Īsi varbūt jūs arī par to, kāda jūsu pozīcija kopumā ir attiecībā par mobilitāti. Kā jūs risiniet šos jautājumus? Jāsaka, ka es salīdzinoši nesen strādāju vēl nepilnu gadu tehnikumā ar projektiem kā projektu vadītāji un neesmu saistīta pirms tam bijusi ar izglītības nozari, nāku no literatūras jomas, kur esmu strādājusi ar projektiem, un tad šis gads man ir bijis ļoti interesants un daudz ko jaunu esmu apguvusi un arī izmantojis visas sniegtās tā kā iespējas mācīties un iegūt informāciju arī par mobilitātes projektiem. Tā skaitā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras rīkotos seminārus, kur ir iegūti ļoti daudz vērtīgi kontakti, kas jau tiek izmantoti un ir iesniegti projektu pieteikumi gan Erasmus+ mobilitātēm, gan Nord+ aktivitātēm
un tie tiešām ir ļoti vērtīgi, un paldies un aģentūrai par šīm te iespējām, un arī esmu tā kā īstenojusi, pārņēmusi no sava iepriekšējā projektu vadītāja divas mobilitātes, Da Vinci mobilitātes projektus. Viens bija 10 audzēkņiem ķīmijas tehnoloģijas programma, no ķīmijas tehnoloģijas programmas, un otrs bija 10 skolotājiem. Un abas šīs skolotāju un skolēnu grupas devās uz Vācijas organizācijām. Skolēni darbojās Vācijas laboratorijās ķīmijas un bija ļoti apmierināti, atgriezās un teica, ka daudz ko esot apguvuši jaunu un daudz ko iepazinuši, un ka gribētu pat palikt vēl uz 2. gadu, lai tikai varētu vēlreiz aizbraukt mobilitātē. Bet viņi jau 4. kursā viņi pabeigs. Bet tā pieredze bija ļoti pozitīva ar šo organizāciju, un mēs arī viņus izvēlējāmies par partneriem šo organizāciju arī Erasmus Plus tā kā pieteikumā. Un savukārt skolotājiem bija dažādas atsauksmes, bija arī tieši no kokapstrādes jomas skolotājs izteicās, ka mums ir tomēr daudz labākas tehnoloģijas un daudz lielākas iespējas nekā to, ko viņš redzēja konkrēti Vācijā. Un savukārt tas ir kompliments mums un mūsu tā kā iespējām. Un savukārt viņš ieteica atkal citas organizācijas un skolas, ar ko būtu vērts sadarboties tieši Lietuvā, tepat kaimiņos, ko mēs arī tā kā ņēmām vērā šos viņa ieteikumus, un tas ir ļoti svarīgi uzklausīt visus viedokļus un iesaistīt arī citus skolas darbiniekus šajās te diskusijās un darbā pie projektu pieteikumu, ko mēs arī centāmies šajā īsajā laikā izdarīt. Mēs visi vēl mācāmies to darīt, bet es pati arī personīgi tā skaitā, bet es ceru, ka tas ilgtermiņā mums atmaksāsies un ka šie projekti, ka mums arī izstrādāsies arī kaut kāda tiešām konkrēta stratēģija, uz ko mēs tā kā arī virzāmies. Mēs gribam iesaistīt no katras mūsu nodaļas audzēkņus, lai visas nodaļas ir nosaktas, lai visiem ir iespēja doties šajā mobilitātē, jo tas tiešām ir ļoti vērtīgi. Ja arī pat pieredze varbūt nav negatīva, tā arī ir ļoti reizēm vērtīgāka pieredze nekā. Ļoti labs piemērs, un acīm redzot, audzēkņi noteikti novērtē šo iespēju. Es uzreiz došu tālāk Elīnai, tā kā teikt, rindas kārtībā uz kreiso pusi, jo Elīna pēc būtības var turpināt tieši to tēmu, jo iepriekšējā struktūra fondu periodā tieši Elīna vadīja projektu, kur no daudzām skolām pasniedzēji brauc stažēties. Un liekas, ka atsauksmes ziņā tas bija viens no veiksmīgākajiem projektiem, veiksmīgākajām aktivitātēm šajā projektā, jo, teiksim, tā pieredze vienmēr un salīdzināšanas iespējas ir ļoti vērtīgi cilvēkiem, un to arī novērtē Elīna. Tad varbūt tā īsi par to savu projekta daļu. Jā, tātad es esmu Elīna Kokina, un pirms gada noslēdzās Eiropas sociālā fonda īstenotais projekts par profesionālās izglītības pedagogu un prakšu vadītāju profesionālo kompetenci pilnveidi. Projekta ietvaros bija gan teorētiskās, gan praktiskās kompetences tika pilnveidotas pedagogiem, gan arī kā viena no ļoti būtiskām aktivitātēm bija šī te mobilitātes aktivitāte projektā, kura tika dēvēta par stažēšanos. Un ja iepriekšējie eksperti vairāk runāja par tieši audzēkņu mobilitāti, tad es domāju, ka nemazāk svarīgi ir arī pedagogu mobilitāte, jo pedagogi ir tie, kas aizbraucot un ārzemēs gūstot kaut kādu pieredzi vai arī uzņemot Latvijā kādus citus pedagogus no ārvalstīm, veicot šo pieredzes apmaiņu. Viņi daudz vairāk vērtīgas informācijas var dot saviem audzēkņiem un ne tikai varbūt zināšanu tieši jomā, bet arī tādā emocionālā ziņā, ka tie ir dažādi piemēri, tie ir dažādi varbūt mācību līdzekļi, veidi, dažādas metodes, kuras paskatoties kaut kur citur var ļoti veiksmīgi kādus elementus no tā kā pašpikot un arī izmantot šeit pie mums. Tad, lūk, stažēšanās notika ne tikai ārvalstīs, arī pie mums Latvijā.
Jo patiesībā ne jau vienmēr ārzemēs ir kaut kas labāks. Un kā jau arī kolēģi no Valsts tehnikuma minēja, ka tik tiešām ir dažas sfēras, kur aizbraucot uz ārzemēm, mūsu pedagogi konstatēja, ka patiesībā pie mums šī joma ir attīstīta labāk, kā piemērs ir kokapstrāde un metālapstrāde, kur tika konstatēts, ka vismaz tajā konkrētajā uzņēmumā, kur mūsu pedagogi stažējās, tad gan drošības noteikumi tika ievēroti labāk. Tā bija Vācija, kur viņi stažējās, gan arī gan iekārtas, gan kaut kādas dažas tādas metodas pie mums bija varbūt nedaudz modernākas. Protams, bija arī lietas, kuras gan studentu novērtēšanā, audzēkņu novērtēšanā, gan arī dažādu, materiālu pielietošanā Vācijā bija labāks, bet tāpēc tā pieredze bija tik vērtīga, ka viens otram varēja stāstīt un varēja dalīties ar informāciju, kā tad katrā valstī tas notiek. Jā, un tātad ne tikai ārzemēs šī stažēšanās ir būtiska, jo arī Latvijā ne visi profesionālās izglītības pedagogi, kuri pasniedz teorētiskos priekšmetus, ir paši bijuši saskārušies ar to praktisko darbību. Līdz ar to tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka pasniedzot, celtniecības materiālu, tur uzbūvi vai kaut kādu teorētisku priekšmetu, viņš pats zina, kā tur to ķieģeļu sienu mūrēt, kā reģipšu sienu uztaisīt, ka viņš pats to ir darījis, viņš pats ir redzējis un bijis iesaistīts visos procesos. Un tā bija arī tāda ļoti, no projekta viedokļa skatoties, vērtīga pieredze, ka mēs pedagogiem devām iespēju projekta ietvaros reāli padzīvot nedēļu vai 2 nedēļas kādā no uzņēmumiem un saprast to ikdienas uzņēmuma darbību, saprast, kā praktiski tas notiek. Un līdz ar to, atgriežoties skolā, pedagogs jau ar daudz lielāku tādu praktisku pieredzi varēja doties pie audzēkņiem. Viņam bija daudz vairāk praktisku piemēru, ko audzēkņiem sniegt un stāstīt. Un arī veicot pēc tam tādas nelielas pārunas gan ar audzēkņiem, gan ar citiem pedagogiem, tad mēs konstatējām, ka jā, tik tiešām šie pedagogi, kur ir izgājuši stažēšanās procesu, viņi ir guvuši lielu pieredzi un viņi ir kļuvuši daudz atvērtāki un ar daudz praktiskāku pieeju stundās var sniegt informāciju tālāk audzēkņiem. Tas tā īsi. Tev būs iespēja vēl noteikti papildināt. Tagad Ilzei būs mikrofons. Un ir iespēja tagad sākt vienlaicīgi arī ar tiem jautājumiem, kas ir paredzēti diskusijai. Vai te bija kāda tehniskā iespēja tos jautājumus uzlikt? Vēl nākamais. Tālūk, esošie starptautiskās mobilitātes apjomi, vai tie ir pietiekami? Un kāda ir profesionālās izglītības iestāžu internacionalizācijas pakāpe? Kā to mērīt? Tādi lūk ir organizatoru ļoti būtiskie jautājumi. Pie tā varbūt mazliet vēlāk. Es tagad iesākumam nedaudz pašā sākumā paturpināšu sākto domu. Man ļoti patika, ka Gaigalkungs teica, ka tas ir divpusējs process, un otra lieta šeit ir dzīves piemērs. Man ļoti patika arī šī prezentācija, jo bez iniciatīvas nekas nevar notikt dzīvē. Runājot par pedagogiem, mēs uzskatām, ka ir jāmainās arī izglītības iestāžu vadītājiem. Arī viņiem ir jāmācās šai jomā. Tīri formāli runājot, ministrijā no šī gada jūlija, pagājušā gada jūlija mums ir direktora vietniece starptautiskā sadarbības jomā profesionālā izglītībā, tā kā mēs arī augam, mēs arī veidojam šos jautājumus, bet runājot par apjomiem, viennozīmīgi teikšu, apjomi ir jākāpina, jo pamatā tās ir Eiropas programmas šobrīd, bet ir jābūt valstiskai stratēģijai šai jomā. Paldies! Katrā jomā būtu vērts, ka būtu valstiska stratēģija un ka viņi būtu ne tikai stratēģija, kas apstiprinātu ministru kabinetā, bet arī būtu finansējums tā stratēģijas īstenošanai. Tas varētu būt vēlējuma formā. Bet vēl viens arī secinājums daļai arī iepriekšējo, ka, ja mēs runājam par mobilitāti, tad nevienmēr ir jāskatās uz tālām zemēm. Arī tepat Latvijā ir mobilitāte, un ja aizbrauc
Es atceros Ventspilī Bučeru, tātad, kā viņi saucīja? Nē, tur bija cits arī vēl, bet mašīnbūves uzņēmums, kur tu jūties kā Šveicē, piemēram, vai ne? Tas ir tas pats. Nu, tad tātad, lai gūtu to pieredzi, jeb, teiksim, darba vides kultūras standartus iepazītu, nav vienmēr jābrauc aiz robežas, atliek aizbraukt uz paraugu uzņēmumu, labās prakses piemērus. Un arī kaimiņu valstis absolūti nevajadzētu smādēt, un atliek aizbraukt tepatās uz Tallinu vai uz Pērnavu vai uz Tartu uz profesionālās izglītības reģionālajiem centriem, lai varētu mācīties to, kā tur organizē darbu un kāda situācija ir tepatās kaimiņos. Lūk, un es, protams, pierakstīšu galvenajos secinājumos, ka jābūt valsts stratēģijai. Un cerams, ka valsts stratēģija ir valstiska. Tālūk. Un tas jautājums, un, protams, ka mobilitāte ir katras skolas atbildība, un no tās iniciatīvas noteikti ir atkarīgs, cik lielā mērā tas tiek izmantots, visas Eiropas dotās iespējas, Erasmus Plus un citu sadarbības projektu ietvaros, bet katrā ziņā ir jābūt kaut kādam atbalsta mehānismam, ko mēs jau runājam, ka tie varētu būt kaut vai Valsts izglītības attīstības aģentūras semināri, vai kādi citi semināri tiem projektu vadītājiem, kas parāda, ka nav varbūt nemaz tik sarežģīti to projektu uzrakstīt un iesniegt. Tā ir pirmā pieredze. Tie projektu rakstītāji zina, kas jau ir iesituši roku uz to, ka apstiprina bieži vien katru 3. vai katru 5. un tas ir ļoti labs rezultāts. Tā kā atliek tikai strādāt. Otrs jautājums. Kādi finanšu instrumenti un atbalsts no valsts un Eiropas komisijas pieejami priekš starptautiskās mobilitātes? Šeit, es domāju, vienkārši papildināt un piefiksēt situāciju un aicinot arī auditoriju īsi iestarpināt un to savu pieredzi piefiksēt mūsu kopējā bildē. Tātad, kādi finanšu instrumenti ir bijuši, kādi ir bijuši saskarsme ar konkrētiem piemēriem un kādos projektos varbūt piedalījušies vēl priekš kopējās izpratnes. Grūti noticēt, ka nav vairāk. Jā. Ja tikai amatniecības skolai vien bija liste viss slaids bija ar starptautiskiem projektiem. Jā, es varbūt mazliet varu papildināt, ne gluži finanšu instrumenti, bet ļoti bieži ir arī dažādi starpvalstu līgumi, kur ja ne gluži tīri naudas izteiksmē finansiāli, tad tomēr ir materiāls ieguldījums arī no mūsu sadarbības partneriem. Un šeit konkrēti ministrijai starptautiskā jomā ir pēdējā laikā svarīgākie līgumi ir ar Vāciju. No 2013. gada mums ir sadarbības līgums profizglītībā arī ar Šveici no pagājušā, no 14. gada, un jau no 11. gada mums ir sadarbības līgums ar Igauniju. Jā. Un tādējādi arī abas puses dažādos veidos var materiālu ieguldīt. Ir lietas, ko mēs varam no valsts budžeta sekt, ir, ko mūsu partneri var. Tā nav tikai tīri nauda, kā Eiropas projekts. Protams, es tagad skatos tieši uz cilvēku, kurš ir iesaistīts un var zināmā mērā pārstāvēt Baltijas-Vācijas tirdzniecības rūpniecības kameru. Vai tu varētu piebilst kaut ko pie sadarbības? Tas viss taps ierakstīts, tas nav šaubu. Vācijas-Baltijas tirdzniecības kamera šajā jomā tieši konkrēti neko neveic mobilitātes, bet mēs vairāk atbalstām Latvijas pilotu iniciatīvas saistībā ar darba vidē balstītu mācību ieviešanu. Taču mums ir pieredze saistībā ar to, ka Vācijas tirdzniecības un rūpniecības kamera mūs ir uzņēmusi kopā ar Latvijas pārstāvjiem Dortmundē, kur mēs veicinājām pieredzes apmaiņu. Tā arī ir mobilitāte. Jā, tad pieredzes apmaiņa, kur Kaspars var apstiprināt, viņš bija Dortmundē, un es domāju, ka tā bija ļoti vērtīga pieredze. Un mēs arī atbalstām ideju mobilitāti iekš Latvijas. Tātad, ka mēs savstarpēji viens otru apciemojam un savstarpēji arī mācāmies viens no otra. Tad arī iekšējā mobilitāte. Jā, ko jau nereiz pieminēju. Un es arī iedošu mikrofonu Guntra gatavojies, jo
tu tā pieticīgi klusi sēdi, vai ne? Bet tavu pieredze dažādos projektos ir tāda, kas būtu jādod zināt arī citiem. Nu, varbūt ne gluži par manu pieredzi, bet par iestādes pieredzi. Mēs vairāku gadu garumā nodarbojamies ar starptautisko projektu īstenošanu un varētu teikt, korifejs mūsu projektu īstenošanā ir kolēģe Inta, kas sēž tur blakām, un viņi varētu daudz labāk pastāstīt, bet īsumā to, kas attiec uz mobilitātēm, mēs tā varētu teikt pastarpināti ar Intas līdzdalību bijām liecinieki programmas Baltic Training programma īstenošanai, par kuru minēja Vita, un tad mums bija projekts Hansavet, kuru Inta pat izstrādāja un kurš tika apstiprināts un kuru mēs īstenojām sadarbībā ar Latviju, ar Latvijas partneriem, Igaunijas, Lietuvas un Zviedrijas partneriem. Tas bija tieši par to, kā sagatavot skolēnus mobilitātēm, un šajā projektā tika mācīti skolotāji, kā strādāt ar audzēkņiem, kuri dodas mobilitātēs. Nu, tad vēl ar mobilitātēm saistīts projekts bija tāds, kur mēs paši iestādes cilvēki braucām mācīties, un tas bija projekts Training in Action. Un šajā projektā sadarbības partneri mums bija no Itālijas un Francijas. Un tad, laikam, pārējie projekti nav gluži saistīti ar mobilitātēm, bet projektu mums ir daudz. Mēs tā nesen paskaitījām pēdējo, iestādes pastāvēšanas laikā mums kādi 20 projekti ir bijuši. Tas ir 5-6 gadu laikā. Varbūt es arī tad lūkšu uzreiz mikrofonu Intai papildināt. Man varbūt būtu vairāk, šī pieredze ir ilgu gadu garumā, un arī es domāju, ka es varu arī pateikt, kāda ir šī pievienotā vērtība, jo praktiski jebkurā starptautiskā projektā, vai mēs viņu saucam par mobilitātes projektu vai savādāku aktivitāti, jo šī mobilitāte notiek. Mēs izbraucam no valsts, vai arī mēs uzņemam savā valstī partnerus. Nosacīta arī ir mobilitāte, un es domāju, es gribu pievienoties un pateikt arī visiem pāriem, ka šī ir tāda ļoti laba mācīšanās mums pašiem, jo tās pievienotās vērtības ir ļoti daudz. Pirmkārt, tā ir iespēja salīdzināt, saprast, kur mēs esam, kas mums varbūt pietrūks, kur mēs gribam doties. Šīs ir dažādas jaunās idejas, ko mēs gribam varbūt labās prakses pārnest no citas valsts uz mūsu valsti. Te jau tika pieminēts, Vita savā projektā runāja par šīm uzņēmēju spējām caur mobilitātēm, un tālāk radās šīs nākamās idejas, kā izstrādāt jaunu projektu vai nevar būt mazliet citā virzienā. Tā, protams, ir arī svešvalodas prasmju uzlabošana. Tā ir komunikācija, tā ir spēja strādāt starptautiskā vidē. Tās ir šīs starpkultūra kompetences, jo mobilitāte ļoti daudz, es domāju, arī mums iemāca par to, kā mums komunicēt, runāt ar citām kultūrām, kā mums uzvesties. Ja mums varbūt sākumā izbrīnie, teiksim, dažu dienvidu valstu šī te uzvedība vai plānošana, vai ne, tad tagad mēs ar to rēķināmies. Mēs esam to sapratuši, ka cilvēki ir dažādi, strādā dažādi, un es domāju, tas ir ļoti svarīgi mūsu savstarpējā sadarbībā. Protams, mēs dzīvojam vienotā Eiropas telpā, un mēs arī gribam dzīvot varbūt visi nākotnē labklājībā. Mums ir svarīgi arī šos te rezultātus salīdzināt, būt varbūt konkurētspējīgā līmenī, darba tirgu, un tāpēc arī es domāju, visas šīs starptautiskās aktivitātes, arī, ko mēs šodien runājam par mobilitātēm, ir ļoti svarīgas. Paldies. Paldies, Indrē. Tad kā jums sanāk,
Cik no uzrakstītiem projektiem jums tiek apstiprināti? Jūs esat pareiķinājuši? Kāds? Nu, apmēram. Mēs tā īpaši, mēs nodarbojamies arī ar statistiku, bet mēs neskaitām varbūt, cik ir apstiprināti vai cik nav apstiprināti, jo visu laiku mēs esam šajā procesā un varbūt, protams, gandarīt tas, ka projektus apstiprinā un varbūt reizēm ir skumji, ja neapstiprina, bet varbūt tas mums pat šajā procesā nav svarīgākais, vienkārši mēs meklējam šīs te jaunās iespējas, idejas un teiksim, darbojoties vienmēr ir bijis tā, ka šie projekti ir bijuši un šīs iespējas vienmēr parādās. Ja viens projekts beidzas, man liekas, ir svarīgi atkal ir šīs jaunās iespējas un to arī šīs te mobilitātes dot šīs iespējas, jo mēs vairāk kontaktējamies, mēs redzam, kas notiek šajā izglītības telpā un ne tikai izglītības, es domāju, ka vēl viens tāds jauns mūsu darbības virziens ir, ka mēs praktiski varbūt izējam ārpus izglītības, ka mēs sadarbojamies arī ar citām institūcijām, organizācijām, tas arī pateicoties projektiem, jo mēs arī ļoti daudz ko varam mācīties ne tikai no saviem izglītības partneriem, bet gan arī no citām institūcijām, no biznesa pasaules un tā tālāk. Ļoti diplomātisks atbildi. Vai jāsāk skatīties darbību diplomātiskajā korpusā vai jāiet politikā katrā ziņā. Bet, ja nopietni, es domāju, ka mēs varētu pāriet arī pie nākamā jautājuma. It kā tie jautājumi zināmā mērā pārklājas. Un stāstot par vienu aspektu, mēs pieskaramies arī citiem aspektiem. No Indas teiktā viens no secinājumiem, ko acīm redzot vērts piefiksēt, ka jebkurš projekts pēc būtības ir mācīšanās un savu spēju attīstība un mobilitāte jebkurā gadījumā, jo sadarbība tas nozīmē, ka jābūt diviem vai ne vismaz. Un attīstot to domu par sadarbību ar citām valstīm, es gribētu uzsvērt tieši ārvalstu. Es tomēr lūkšu kaut tīri tādus praktiskus, varbūt piemērus. Te ir rakstīti arī piemēri ar uzņēmumiem, tātad ne tikai izglītības iestādēm, kā jau Inta minēja, tas ir pats par sevi saprotams. Mobilitāti mēs saprotam īpaši profesionālās izglītības kontekstā, ka mēs gribam iepazīt to darba vidi, kur strādās pēc izglītības saņemšanas. Tas nozīmē, ka tās ir ne tikai uzņēmumi, bet tās var būt institūcijas, valsts institūcijas, visdažādākās vietas, kur teiksim, pēc tam nodarbinātība, kur pēc tam strādās. Un ar tādu zināmu pieredzes apmaiņu. Es tagad aicināšu, mēģināt atcerēties no savas pieredzes, kaut kādu, teiksim, kā jūs atradāt partnerus, un jebkāda ir šīs te partneru, teiksim, meklēšanas vai sadarbības kaut kādas praktiskās puses, kas, zināmā pieredze, šīs atziņa būtu vērtīga varbūt arī citiem. Es tagad skatos pilnīgi tātad 360 grādu leņķī, Ilzi, un lūgums, tātad brīvi. Es mazliet atkāpšos no Jāņa konkrētā jautājuma, jo pirms es varbūt atbildu daļai uz šo jautājumu arī, man ir neliels komentārs. Mēs šo mobilitātes jautājumu varam skatīt šaurākā vidē, plašākā nozīmē, un mēs līdz šim esam vairāk Latvijā to uzskatījuši par mobilitāti ar Eiropas Savienības fondu atbalstu vai arī ar Erasmus šīs te programmas atbalstu. Agrāk tas bija tur Grundtvig un cits un Leonardo programma. Aizvien vairāk rodama sasaisti un izzūd robežas starp augstāko un profesionālo izglītību. Augstākajā izglītībā mums bija ECTS, kredītpunkti, profizglītībā mums tagad ir ECVET. Ja? Tur arī ļoti labi kolēģis var arī mani papildināt. Ja? Ar ECVETu neveicās tik labi, kāpēc es to visu runāju. Augstskolu likumā šobrīd jau ir obligāti gandrīz vai skolai jāveido kopīgas programmas ar citām universitātēm, tā skaitā ļoti labi no citu valstu universitātēm.
Es pieļauju domu, ka nepaies ilgs laiks, un mēs domāsim par kopējām programmām starp dažādām profskolām un arī ārvalstīm, starp dažādām profskolām Latvijā un ārvalstīs. Šeit ir diezgan daudz problēmu, un es nepakavēšos dziļāk, bet mums ir sadarbība ar Igauniju jau no 11. gada, kur mēs esam mēģinājuši ar vislabāko gribu, bet mēs atduramies pret tiesību aktiem, kurus ir ļoti grūti mainīt, jo ir finanšu ministrija, tieslietu ministrija, un, kā jūs zināt, tiesību aktus mainīt nav tik vienkārši, bet šajā virzienā mums būtu jāstrādā. Šeit ir ļoti liela nozīme valstu uzticībai, jo, kā mēs zinām, ja mēs iegūstam kvalifikāciju Latvijā, nevienmēr to atzīs arī citur. Ir konkrēti piemēri tur arī citās valstīs. Ja? Un arī es pati piedalos dažādās Eiropas darba grupās, un Kaspars arī man varēs papildināt, ka šis ekvet jomā viens no galvenajiem jautājumiem ir uzticība. Un Eiropas komisija domā, kā to risināt. Un viena ideja ir veidot valstu grupas ar līdzīgu kultūru, tradīciju, kuras jau vēsturiski uzticās vienotrai. Tas, teiksim, būtu Baltijas valstis. Ministrijā ir kopprojekts ar darba devēju konfederāciju par darba vidē balstītām mācībām Baltijas valstīs. Varbūt šajā virzienā kaut kur mēs varam skatīties. Bet, ja mēs runājam par konkrētu jautājumu ministrijas līmenī, kā meklēt partnerus, tad ministrijai nereti pienāk vēstule, kurā ir lūgts palīdzēt meklēt partnerus Latvijā. Tikko bija no Laplandes vēstule. Ir bijis no brālīgajām austrumu bijušām padomju valstīm. Atsaucība nemaz nav tik liela. Tā kā iniciatīva tā ir ļoti svarīga lieta, un mēs arī struktūra fondos nākamajā periodā skatāmies izglītības iestāžu vadītāju virzienā, jo, kā saka, daudz kas ir atkarīgs no vadītāju, un lai cik pedagogi būtu atvērti sadarbībai, arī valodas jautājums, bet ļoti svarīgi tieši ir mobilizēt skolu vadītāju, jo bez iniciatīvas zem guļoša akmens ūdens netek. Tā ka šī limitētā atsaucība piedāvājumiem no partneriem arī varbūt par kaut ko liecina. Paldies, Ilze, tas ir ļoti būtisks aspekts, jeb, jautājumu loks, kas jādara. Šeit var pieminēt to, ka mēs ļoti ceram, ka ļoti drīz 3. lasumā tiks pieņemti grozījumi profesionālās izglītības likumā, un tas radīs mums daudz darba, jo ir jāgroza kādi vismaz 14 ministru kabineta noteikumi un 4 jāizstrādā no jauna. Bet šajā visā procesā ir iespējams iestrādāt daudzas labas lietas, kur nepieciešamība ir tagad apzināta un arī formulēta, kā to varētu darīt. Katrā ziņā ir ļoti būtisks aspekts ar sadarbību tiem dažādiem izglītības līmeņiem profesionālās, kas ir vidējā koledža izglītība un augstākā izglītība, pilna cikla augstākā izglītība. Ja šeit būtu Rīgas valsts, nevis Rīgas valsts tehnikuma, bet tehniskās koledžas pārstāvis, tad viņš noteikti pastāstītu, kā viņi tiešām integrē sākotnējās profesionālās izglītības programmas vidējā pakāpē ar koledžas programmām, un pie viņiem nāk arī RTU studenti uz praktisko apmācību, viņu materiāla tehniskajā bāzē. Tā kā tā ir arī viena būtiska lieta, kur mēs arī centīsimies nostiprināt arī normatīvajā bāzē šo te pēctecību. Un mēs tagad tehniskai valsts tehnikumam vārds. Jā, es tīri par tiem praktiskajiem jautājumiem, kā mēs atradām partnerus, tā kā Erasmus Plus projektam un arī Nordplus tā kā projektu pieteikumam. Piemēram, kā jau es minēju iepriekš, ka es iepazinos tieši Erasmus Plus seminārā ar Gēteborgas IT ģimnāzijas pārstāvi. Mēs sazinājāmies un mēs uzrakstījām sagatavošanās vizītes pieteikumu Nordplus programmā, un mēs aizbraucām uz Gēteborgu. Un šīs te vizītes laikā mēs iepazināmies, mēs bijām arī citās skolās, arī Gēteborgas tehniskajā koledžā, kur mums arī bija ļoti izvērtās veiksmīgas sarunas, un mēs arī viņus iekļāvām kā partnerus savā Erasmus Plus projektā. Mēs noslēdzām līgumu apusēji, mēs parakstījām šo te memorandu, nevis memorandus, atvainojos, mandātu, jā, abas puses, gan ka viņu audzēkņi brauktu pie mums projekta apstiprināšanas gadījumā, gan arī mūsu audzēkņi dotos uz Gēteborgu. Un
Manuprāt, ir jāizmanto, tiešām ir jāuzņemas iniciatīva un pašam ir jāmeklē šeit projektu partneri un jāskatās visur, jāklausās un jāuzrunā un jāpiefiksē visi kontakti un jāfiltrē, cik tas būtu derīgi tieši skolai un kas būtu noderīgs tieši mums un mūsu interesēm. Paldies par ļoti konkrēto piemēru, kas vēlreiz apstiprina pirmkārt iniciatīvu nepieciešama, un otrkārt mēs zinām, ka lielās izglītības iestādēs bieži vien ir pat struktūra vienība, kas nodarbojās ar ārējiem sakariem. Lielas izglītības iestādes, daudzskaitlīgas, var to atļauties tīri arī no administratīvā resursu viedokļa. Vai jūsu izglītības iestādē ir kaut kas tam līdzīgs, ja vismaz atsevišķs cilvēks, kurš uz to strādā? Es tā nojaušu varbūt. Jā, tieši tā, jums ir taisnība. Jā, mūsu izglītības iestādē, tehnikumā ir projektu nodaļa. Un tas ir es uzskatu, ka tas ir ļoti pozitīvi, ka cilvēks var pilnu laiku veltīt tieši darbam ar projektiem, jo kā citās skolās pārsvarā tikai skolotāji strādā savā brīvajā laikā, brīvdienās, un tas ir tāds entuziasma darbs. Tas vienkārši nepietiek laika, nav resursu, nav cilvēku resursu, lai strādātu ar šiem projektiem. Mērķiecīgs darbs cilvēkam, profesionālim, kas tieši uz to nodarbojas. Jā. Auditorija. Dzīves pieredze, ka vēl viens labs paņēmiens ir personīgie kontakti, piedaloties konferencēs, semināros, un it sevišķi pedagogi. Šajā jautājumā tiek iesaistīti bieži vien aktīvi pedagogi, jo viņi ir tie, kas atpazīst savus kolēģus ārvalstīs, ir pazīstami caur citiem kontaktiem un ir spējīgi sniegt informāciju vēl par trešo personu nepieciešamo. Ja? Līdz ar to tie privātie kontakti viņi arī ir vienmēr liederīgi, un tāpēc komunikācija ar pasniedzējiem ļoti svarīga, nevajag arī noniecināt šo faktoru. Ja? Bet tieši otrādi atzīt to. Jā, lūdzu, praktiskie piemēri. Kolēģis tikko teikto, es arī varu papildināt, ka tāds ir kontakti, rada kontakts un pozitīvie piemēri, pozitīvās mobilitātes rada jaunus pozitīvus piemērus un mobilitātes. Kādu praktisku piemēru? Praktisks piemērs numur 1 šī paša Trauku projekta ietvaros. Es šorīt arī, tā kā es teicu, ka mums tas virtuālā muzeja projekts iet uz beigām, viņš beigsies šī gada vasarā, tas ir 2 gadi būs pagājuši, kopš viņš ir uzsākts. Tad šorīt es izlasīju vēstuli no Gabora Jānuša Palotaša, ka mums ir apstiprināts nākamais projekts, ar viņiem sadarbībā, viņi mūs uzaicināja, Ungāri uzaicināja mūs atkal sadarboties jau nākamajā projektā, kur atkal ir 5 Eiropas Savienības valstis, tā skaitā Spānija, Latvija, Lielbritānija, Polijā, pārējās neatceros, bet katrā ziņā jau bišķiņ cits sastāvs, bet tas ir atkal nākamais projekts. Un otra lieta tā, ka arī šī projekta ietvaros, ja mēs nebijām tiešā veidā ar mācību procesu saistīti, bet mēs bijām, piemēram, Normandijā, Francijā, tad absolūti nejauši mēs sastapāmies ar to, ka tur ir ļoti līdzīga skola mūsējai, un tur jau atkal ir pamats jauniem kontaktiem. Mēs jau tur sākām sarunas, ka mums varētu būt kāda jauna mobilitāte, jau audzēkņu praktiskās pieredzes apmaiņas programmas starp Latviju un Franciju, piemēram. Ja? Un tā ir tā uzticēšanās, ka jā, mēs esam frančiem parādījuši, ka ar mums var rēķināties un ka mēs varam arī tāpat strādāt kā vispārējie un ka nav no mums jābaidās, piemēram. Jā. Un otra lieta, jā, šie starptautiskie semināri, kolēģi minēja EQUET projektu, jā, tas arī ir Erasmus Plus projekts. Šī projekta ietvaros, ka mums bija Rīgā EQUET seminārs novembrī pagājušā gada. Tad savukārt es satiku Čehijas Nacionālās aģentūras pārstāvu, mēs ļoti daudz runājam par profesionālu izglītību Latvijā un Čehijā, un tā mēs arī atradām Erasmus Plus partneri nākamajam gadam sadarbībā ar vienu no Čehijas kino un fotoskolām. Mēs kā skola arī atradām tā, ka jā, tie ir pozitīvi piemēri. Paldies, ļoti konkrēti piemēri. Viens no Kaspara secinājumiem bija, ka sakari rada sakarus, un viņš to domāja droši vien mobilitātes projekta sakarā. Bet attiecībā uz Franciju, pieticīgajai Rīgas amatniecības vidusskolai par godu var vienkārši piebilst, ka Franči nav izbrīnījušies, ka iespējams ir kvalitatīvi sadarboties, jo Latvijas vēstniecībā Francijā visas mēbeles ir izgatavotas vai restaurētas Rīgas amatniecības vidusskolā. Apmēram 80 vienības 96. 97. gadā, 98. Tad, kad jauno māju atguva, tad, kad Francijā atguva vēsturisko Latvijas vēstniecības māju, tad attiecīgi tika iekārtots.
un frančiem ļoti patīks retro mēbeles, antīkās mēbeles. Tur, un līdz ar to arī vēstniecība atbilstoši tika iekārtota. Jāsaka, personīgi ļoti liela ieinteresētība bija toreiz vēstniece bija Sandra Kalniete. Māte arī ļoti daudz ko darīja. Redzot ieinteresētību no auditorijas, es ļoti gribētu, lai vēl papildina par šiem konkrētajiem piemēriem, kas varētu dot kaut kādu impulsu. Es varbūt papildinot to, ko minēja Ilze un ko Kaspars minēja, par tām lietām partneru meklēšanā, ka ļoti būtiski, jā, te tie vārdi jau izskanēja, ka uzticēšanās, atbildība un kvalitāte ir ļoti svarīgi, kā tu sevi kā partneri parādi pārējiem un kā tu veic projektā uzdotos pienākumus un darbus, jo no tā ir atkarīgs arī tas, kā par tevi partneri šo ziņu padod tālāk, ja tā varētu teikt. Un tādēļ mēs cenšamies, varbūt nevienmēr sanāk, bet cenšamies tomēr kvalitatīvi veikt šos pienākumus. Un tas apliecina arī to, ka mums partneru netrūkst, jo uzaicinājumus tad, kad ir projektu pieteikumi, mēs saņemam ļoti daudz, un mums ir nepieciešams izvērtēt, kurā mēs vēlamies iesaistīties, kurā nē. Tā vēl, es ceru uz auditoriju. Komentāri praktiski piemēri. Lūdzu. Ļoti labi. Kamēr Elīna gatavojās viens praktisks piemērs, esmu pats piedalījies video, nevis konferencē, bet video sarunā ar citas valsts pārstāvjiem. Tātad viens no veidiem, darbu grupas divi satiekās, nav obligāti jābrauc uz citu valsti. Viens no tīri praktiskiem tādiem sadarbības veidiem, formām ir iespējams. Elīna. Par praktiskiem piemēriem turpinot, tad mums profesionālās izglītības projektā bija nepieciešams partneris piena un gaļas profesijas, teiksim, pedagogiem, kuri šajās nozarēs pasniedz priekšmetus. Un uz to doto brīdi atrastie uzņēmumi nebija gatavi nodrošināt stažēšanos. Un patiesībā laiks bija diezgan maz, un mums bija nepieciešams atrast šai aktivitātei segumu un atrast, kurš tad uzņemtu mūsu pedagogus. Un patiesībā tas bija zvans profesionālajai asociācijai, nozares asociācijai. Es precīzi nosaukumu laikam asociācijai nepateiktu, gaļas pārstrādātāju un rūpnieku asociācija, kaut kas tam līdzīgs varētu būt. Un jāatzīst, ka es biju ļoti patīkami pārsteigta par viņu atsaucību un par to, ka viņi teica, jā, mēs par tādu jautājumu varam padomāt, mums ir ļoti daudz kontaktu gan Latvijā, gan arī Baltijas valstīs un citur Eiropā. Un viņi iedeva vairāku uzņēmumu kontaktus, ar kuriem varētu sazināties un kurus varētu uzrunāt, lai viņi uzņemtu mūsu pedagogus šajās mobilitātes vai stažēšanās aktivitātēs. Un gala rezultātā tieši caur šo asociāciju arī šie kontakti tika pielietoti un bija lietderīgi. Tā kā patiesībā tā ir iniciatīva, vienkārši zvans ar jautājumu, lūdzu palīdziet, mums vajag kontaktus. Un tas ir droši vien tas būtiskais solis. Jā, vēlreiz vārds iniciatīva Vitas kundze un pēc tam arī. Vēl mikrofoniņš lūdzu. Jā, kamēr tā pati tēma, ka mums arī tieši ļoti veiksmīga sadarbība ar asociācijām, kur man arī kolēģe, direktors vietniece profesionālas izglītības jomā arī palīdzēja sakontaktēties tieši ar mašīnbūves un metālapstrādes asociāciju un kokapstrādes asociāciju ar vadītājiem, un mums vajadzēja atrast uzņēmumus norvēģu praktikantiem, kas pie mums ieradīsies tehnikumā mobilitātē pēc lieldienām, un arī bija ļoti liela atsaucība, iedeva kontaktus, mums ir šie uzņēmumi un vietas, tā ka tiešām liela atsaucība un fantastiski cilvēki tur strādā. Vēl viens labs piemērs, Vitas kundze. Es gribēju par partneriem pateikt tā, ka mēs sākām tiešām ar kontaktu semināriem, kurus organizē Nacionālās aģentūras, un jāņem vērā, ka viņas tieši tāpēc viņus organizē un mērķtiecīgi un regulāri, ka gandrīz visu valstu Nacionālās aģentūras
uz riņķi iet tie kontaktu semināri pa tēmām dažādām. Līdz ar to ir iespējams skatīties, un ja šodien pat apskatās mājaslapā, tur noteikti būs saraksts ar dažiem kontaktu semināriem, uz kurieni var tūlīt pat pieteikties. Bet pēc tam, kā mums, teiksim, izveidojās tas projektu sadarbības partneru tīkls, un varbūt uz doto brīdi mums ir kaut kādi 80 tie partneri, ar kuriem mēs esam sadarbojušies dažādās valstīs, plus vēl tādi, ar kuriem mēs sarakstamies regulāri, bet neesam tikušies. Mums tā sajūta ir, ka mēs varētu arī palīdzēt citiem, ja kāds. un patiesībā tad, kā vēl mūža izglītības programma nebija beigusies, ko mēs redzējām, ka tajās mobilitātes aktivitātēs ļoti aktīvi sāk darboties starpnieku institūcijas, ka viņas sūta savus sadarbības piedāvājumus. No sākuma mēs, teiksim, šo starpnieku institūciju darbību uztvērām, kā tādu, kāpēc, tur lieki vai nekādam naudu atdot un tā tālāk. Bet tad mēs redzējām, ka tomēr, ja skola vai liela izglītības iestāde masveidīgi sūta savus cilvēkus mobilitātēs, un viņiem vajadzīgas patiešām daudzi sadarbības uzņēmumi, tīpaši jau uz uzņēmumiem sūta, ja? Tad šīs te starpnieku institūcijas, viņas ļoti vērtīgas ir, jo viņas nodrošina to praktisko pusi administratīvo, viņas, teiksim, ja tur tas nav izdevies tas partneris vai slikta tā prakses vieta, viņi atbildīgi par to, lai nomainītu un tā tālāk. Un pēdējos gados, ko mēs redzam, ka šie arī starptautiskie partneri, ka viņi profesionālās izglītības iestādes ārzemēs, es tā teikšu, ka viņi mērķtiecīgi meklē starptautiskās prakšu vietas, ne tikai Eiropas projektos finansētas, bet vispār viņus interesē starptautiskās praksēs sūtīt savus jauniešus. Un viņi meklē, visas valstis faktiski meklē tādas starpnieku institūcijas, ja? Un es teikšu, ka Latvijā mums arī pietrūkst, faktiski tā ir brīva niša starpnieku institūcijai. Tagad mums ir projekts par prakšu kvalitāti, Q-placements projekts, un mums tur ir sadarbības partneris Spānijas Terases reģiona Tirzniecības rūpniecības kamera. Viņi mērķtiecīgi veido tādu starptautisko tīklu, kurā būtu uzņēmumi dažādās valstīs, uz kurieni sūtīt jauniešus no šī reģiona. Un šai tīklā viņi grib redzēt gan tos uzņēmumus potenciālos, gan arī starpnieku institūcijas, kas palīdzēs nodrošināt prakses vietu. Šajā pašā projektā mums ir otrs partneris MBO RAD no Nīderlandes, kas ir profesionālās izglītības iestāžu asociācija, kas apvieno 70 profesionālās izglītības iestādes Nīderlandē. Viņi ir tā starpnieku organizācija, jo tad, ja viņu skola kāda grib sadarbības partneri, tātad šī te organizācija meklē tos sadarbības partnerus ārvalstīs, un viņi viņiem tad var uzticēties. Bet tas, ko viņi izteica jau projekta sākumā, varbūt to ne visi sadzirdēja, vai kā faktiski, ka viņi ir ieinteresēti atrast, piemēram, arī Latvijā, tādu organizāciju, kas būtu šī starpnieku organizācija vai koordinējošā organizācija, ka ja mēs gribam uz praksi nosūtīt Latvijā cilvēkus, kas mums sameklēs tās prakšu vietas? Tagad būs, jo profesionālās izglītības likums paredzēs, ka Darbadevēju konfederācija koordinē nozara ekspertu padomju darbu un vienlaikus īsteno veselu projektu, man ir mikrofoniņš, vesela aktivitāte, kas nodrošina darba vidē balstīto apmācību un praksi uzņēmumos. Un tur ir pietiekami nopietnas arī fonda naudas summas paredzētas, un tātad sadarbosies ar nozarēm un zinās šo te portfolio. Ja? Tā kā tas būs viens no tādiem koleģiāliem uzstādījumiem, kā viņi varētu pildīt šīs funkcijas. Ilz gribēja pieminēt. Jā, es gribēju nelielu komentāru. Es kā vienmēr atkal tā kā no ministrijas viedokļa drusciņ. Tātad, kā jau minēja, ka mums ir tagad no 14. gada faktiski vietniece starptautisko sadarbības jautājumos, mēs esam lūgušas jau arī profesionāli
izglītības iestādes nominēt tā kā kontaktpersonu starptautiskā sadarbības jomā, tā kā mums ir samērā vienkārši šobrīd arī izplatīt informāciju, jo mēs līdz šim tā ļoti metodiski ar to neesam strādājuši. Bet šeit ir tas jau, ko Inta pieminēja. Protams, valodu zināšanas, jo tradicionāli šie koordinātori ir angļu valodas skolotāji. Mums visiem kopīgi ir jādomā, kā paplašināt to personu loku, kuri var svešvalodu, teiksim, lietot svešvalodu tādā līmenī, lai strādātu starptautiskā vidē, starptautiskā projektā, bet te ir vēl viena lieta, un tikko šodien mums bija arī no rīta sanāksme struktūra fondu, mēs tos par samiem saucām, specifiskie atbalsta mērķi katrā aktivitātē, kur mēs šorīt runājām tieši par profesionālās izglītības personālu, profesionālo pilnveidi. Pedagogi, gan vispārējos priekšmetos, gan arī tātad profesionālos sākotnē, gan arī par iestādes vadītājiem iet runa. Un mēs runājam arī par angļu valodu, kur daudzkārt jau ir notikuši kursi jau iepriekšējā periodā, un mēs ļoti cenšamies iet virzienā, ka tā ir profesionālā angļu valoda katrā nozarē. Angliski ir vesels termins English for specific purposes, Inta un arī, zinu, kolēģi. Tātad profesionālā angļu valoda paplašināt to cilvēku loku. Un vēl aizvien es atgriežos pie šīs dažādās interpretācijas. Mums ir jādomā veidot programmu. Varbūt tiesību bāze neatļauj šobrīd veidot programmas, kuras būtu vērstas uz, lai pie mums brauc mācīties jaunieši no citām valstīm. Varbūt kaut kādu moduli, kaut kādu daļu, bet iet šai virzienā pamazām tiesību bāzi un tā tālāk. Paldies. Daži piemēri ir, bet tā nav vēl sistēma. Tieši ļoti labi, ka Ilze jūs pateicāt par angļu valodu. Es biju tajā EKVET seminārā, kas mums Latvijā šeit bija, kur faktiski visi profesionālās izglītības iestāžu direktori bija tādā tā kā diskusijā, kā izmantot EKVET un tā tālāk. Un tad, kad aizgāja runa par to, kā mēs varam uzņemt, un viens otram jautā, jūs varat pie sevis uzņemt tos praktikantus, visi krāta galvas, jo profesionālo priekšmetu pasniedzēji nevar komunicēt. Ir tikai tas angļu valodas pasniedzējs, kas ir starptautisko projektu vadītājs vienlaicīgi. Un tas arī ir tas... Tā tāda tulku tikai. Jā, ka nevar uzņemt, jo kā tad ar tulku tur mācīsies, vai ne tie? Elīna vēl gribēja piebilst. Pavisam īsi droši vien piebildīšu, ka varu piekrist gan Ilzei, gan kolēģei. Tad, angļu valoda tik tiešām ir, gan angļu, gan vispār citas svešvalodas, ir problēma profskolās, jo arī mums projektā bija, teiksim, ļoti labi pedagogi, kurus gan skola ieteica, ka varētu sūtīt stažēties, gan arī mēs paši sapratām, ka viņiem tik tiešām tas būtu ļoti vērtīgi, bet, diemžēl, šīs te valodas zināšanas bija tik vājas, ka, nebūtu liederīgi uz 2 nedēļām aizbraukt uz ārzemēm, kur viņš nevarētu uzdot ne jautājums, ne īsti saprast, ko viņam stāsta. Un otra problēma, kuru es neesmu šodien īsti dzirdējis, bija datorprasmes. Arī ar tām tieši profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem nevienmēr ir ļoti labas prasmes un zināšanas, jo, ja viņiem ir ļoti labas zināšanas, varbūt konkrētu iekārtu darbībā, tur vai CNC iekārtas vai dažādas citas iekārtas, tad nevienmēr tādas vispārējās datorprasmes viņiem ir pietiekami labā līmenī, lai veidotu un veiktu komunikāciju ar ārvalstu partneriem. Tā, nākamais jautājums būs daļēji saistīts ar šo. Vienīgi pirms tam var pajautāt, Kasparam noteikti kāda pieredze vai komentārs bija, es tā nojaušu. Pieredze un komentārs, šeit mēs arī tā runājam par tām valodu prasmēm. Tāds arī ir, ka viena daļa skolotāja nevar aizbraukt, jo vadība skaidri zina viņa valodas zināšanas, un viena daļa nevēlās tikai aiz tā iemesla pēc, ja viņi paši apzinās, ka tas būs vienkārši kaut kas tūs apkaunojumam, ja? Bet vēl tāda pieredze, ka tās ir gan angļu valodas, gan arī tomēr krievu valodas zināšanas, jo ja jaunieši tagad tomēr angļu valodu diezgan labi pārzina, tad viņi liela daļa nezina vairs krievu valodu. Un, piemēram, tādā Čehijā, Slovākijā, Lietuvā vēl joprojām cilvēki mēdz arī saprast krievu valodu. Tā skaitā arī pedagogi. Tas tā vienkārši par valodu prasmēm, kad arī tāda lieta ir, jā. Tā ir, protams, valodas prasmes nav diskutējama nepieciešamība, un situācijas ir dažādas.
Anekdotas es pastāstīšu jau pie kafijas no dzīves. Jā, vēl. Saistībā ar savukārt otra lieta, kas attiecās uz audzēkņiem valodas zināšanām, mums bija diskusija Amsterdamā EQUET projekta ietvaros. Henriks Boss no Somijas, no WorldSkills pārstāvis, viņš stāstīja reāli pieredzi, kā audzēkņiem pirmkārt nav jāzina valoda, un ka otrā līmeņa profesionālās kvalifikācijas līmeņa pēc EQF sistēmas audzēknim pirmkārt ir ļoti labi jāprot strādāt. Ja viņš brauc mobilitātē uz uzņēmumu, un viņam uz 3 šādiem te otrā līmeņa darbiniekiem vajag 1 3. līmeņa darbinieku, kas pārzina šīs valodas. Un tad tā visa lieta iet. Tātad ir nianses un ir risinājumi. Vienu maziņu anekdotu var pastāstīt. Es pats biju liecinieks, kā Marokā latviešu puika 11 gadi satikās, jo tur ļoti ātri satiekās un komunicējās ar tādu pašu apmēram vecumu no arābu vietējo puiku, kurš runā vai no arābiski vai franciski. Un šis puika tikai runā latviski un varbūt drusciņi angliski. Tās bija 5 minūtes, lai viņi kopīgi varētu sākt spēlēt vienu spēli ar akmeņiem un kaut ko tur tam līdzīgi. Viņi ļoti labi saprata viens otru. Tā kā valodas prasmes ir absolūti nepieciešams, bet vēlme, iniciatīva, motivācija ir tas noteicošākais. Un, ja tajā 853 atvainojos samā, žargonā runājot, būs iespēja tiem, kuri vēlas un ir motivēti kādu intensīvu kursu vienkārši, lai praktisko elementāro pielietošanu atsvaidzinātu, jo mums kaut kur zemapziņā daudz kas sēž, vai ne, arī no tām zināšanām, bet elementāra komunikācijas valoda. Tajā brīdī arī pavērsies daudz plašāks iespējas un arī motivācija arī pieaugs varbūt. Arī piemērs es dzīves ilgus gadus strādāju, nosūtot pedagogus mobilitātei un tieši profesionālo, konkrēti bija koledžas, pedagogus jānosūta mobilitātē. Un tikai pateicoties tām, ka izdevās pierunāt pasniedzēju, kurai bija, manuprāt, pietiekamas pamatzināšanas angļu valodā, bet cilvēks nenotic savām spējām. Un šī valodu barjera, viņa piemīt jebkuram no cilvēkiem. Un galvenais ir sākt. Un tikai tāpēc, ka mēs viņu pierunājām, bilete jau nopirkta, iesēdināta lidmašīnā, variantu nav. Protams, viņa teica, pirmās 3 dienas bija šoks ar vārdnīcu un nevar pārkāpt šai barjerai, bet pēc tam 2 nedēļu laikā viss. Galvenais ir arī kolēģim būt klāt, kurš spēj motivēt, jo cilvēkus ir jāpārliecina. Jā. Pārvarēt barjeru. Lūdzu. Paldies. Būtībā mobilitāte mūs arī mobilizē kolosāli, un līdz ar to tiek aktivizēti iekšējie resursi, un tie ir tie piemēri, ko mēs pat tās dzirdējām. Un tas maksimāli ir jāatbalsta un jādod iespēju, lai cilvēki tik tiešām aktivizē savus iekšējos resursus, jo to mums ir neizmērojami daudz. Paldies par komentāru. Lēnām virzoties uz noslēdzošiem jautājumiem, es gribēju aicināt vienu ļoti praktisko piemēru loku par to, ka viens no atslēgas vārdiem pirms tam skanēja informācija. Informācija ir nauda, un starpnieku institūcijas, jebkuram pakalpojumam ir izmaksas. Bet atgriežoties pie vārda, atslēgas vārda informācija. Pieņemsim, ka ir pagājis kāds laiks, ja jūs esat atbraukuši un nav personīgo kontaktu, pazuduši personīgie kontakti. Kādās informāciju datu bāzēs, jeb kādā veidā jūs praktiski sāktu tagad no nulles? Tur bija, piemērs, es sapratu, kur ir kaut kādas sadarbības, jeb aģentūru, kontaktsemināri. Jā, nacionālās aģentūras. Tas ir, Latvijā tā ir valsts izglītības attīstības aģentūrā, bet katrā valstī ir sava aģentūra, ka viņas dažādi saucās dažādās valstīs. Un tagad, ja mēs ieejam via gov.lv mājaslapā, tad mēs atradīsim kontaktsemināri. Un tur uzreiz var pieteikties uz tiem, bet nevienmēr tā ir mūsu aģentūra, kas rīko periodiski katra aģentūra rīko kādus kontaktseminārus, balstoties uz to, kas viņu valstī, piemēram, ir kaut kāda vai no aktualitāte vai spēcīga lieta, kuru viņi grib attīstīt, un tad par šo tēmu.
un tieši profesionālā izglītība. Kur, piemēram, Polijā varētu atrast linku, kā jūs meklēt? Bet un lūk, uz šo kontaktu semināru tiek aicināti tie attiecīgās, teiksim, izglītības nozares pārstāvi no visas Eiropas. Tur sabrauc no visas Eiropas. Tur noteikti būs no Polijas, un tā kā tas ir ļoti labs tāds sākuma punkts. Paldies. Vēl kādas idejas, kur meklētu? Man arī tāpat bija jāuzsāk darbs izglītības jomā un jāmeklē partneri. Un pirmais, ko es sāku, tīri loģiski sapratu, ka mobilitāte automātiski tā ir Erasmus harta. Un es vienkārši iegāju Eiropas komisijas mājaslapā, kur ir rezultāti par Eiropas hartām, un kuras izglītības iestādes viņas iegūst. Tad vienkārši izvēlējos valsti, kura man interesē, un izvēlējos jomu, un tad meklēju skolas pēc tā, un visiem sūtīju vēstules. Arī tāds variants. Ļoti konkrēts scenārijs, paldies. Ja mēs nerunājam tikai par mobilitātes projektiem, bet mūs interesē projekti vispār par konkrētām tēmām, pieņemsim, tad mēs skatāmies, teiksim, datu bāzes par realizētiem un apstiprinātiem projektiem, Eiropas komisijas datu bāzes par realizētiem un apstiprinātiem projektiem, pa kādām tēmām, kādas iestādes un kam ir tie apstiprinātie, un it īpaši katru gadu Eiropas komisija sagatavo, teiksim, tos grāmatas, kur ir visi apstiprinātie projekti, un ja mēs vairākus gadus pēc kārtas redzam tos, kas ir tajās datubāzēs, mēs zinām, ka tie ir tādi, ar tiem vērā ņemami. Var mācīties arī no apstiprinātiem projektiem, tajā skaitā, protams. Tā, kam vēl kādas idejas? Lūdzu, Inta. Sociālie tīkli šobrīd, jā, un LinkedIn ir arī tādas grupas, kur tieši ir projekti, cilvēki strādā vai nekas interesēs. Jā, kur var pievienoties. Jā, un tur arī cilvēki meklē šos te. Plus sociālie tīkli un arī profesionālie sociālie tīkli. Es atkal no ministrijas viedokļa. No vienas puses mēs diskutējam, kā atrast partnerus, kur meklēt. No otras puses, kā es jau sākumā minēju, tomēr profesionālās izglītības iestāžu aktivitāte un vēlme piedalīties starptautiskos projektos ir ļoti atšķirīga. Tātad vai šeit neveidojas pretruna? No vienas puses tie jau ļoti aktīvie vēl turpina meklēt, kā vēl labāk, no otras puses pastāv, hipotētiski salīdzinoši liela izglītības iestāžu daļa, kuras nav tik aktīvas. Tātad droši vien tas ir arī ministrijas uzdevums, bet, teiksim, vadoties no šodienas diskusijas, tātad kā padarīt aktīvāku to pasīvo daļu, jo ar varu to izdarīt nevar. Likuma nav kā piespiest starptautiski sadarboties. Tātad vēl aizvien mēs skatāmies uz šo iniciatīvas jautājumu, kur mums ir jāizglīto droši vien izglītības iestāžu vadītāji, lai aizvien vairāk izprastu šīs starptautiskās sadarbības nozīmi, jo citādi aktīvie kļūst aktīvāki un neaktīvie tāpat netiek iesaistīti. Kļūšu nežēlīgs, jo ir tāds process, ko sauc par akreditāciju. Un izglītības valsts kvalitātes dienas, izstrādājot tagad ministra kabineta noteikumus par šiem te kvalitātes monitoringa kritērijiem, viens no tiem noteikti varētu būt starptautiskā arī mobilitāte, kas būtu pilnīgi pamatot īstenībā. Kā jau minēju, šī analoģija pamazām tuvinās un zūd robežas starp augstāko izglītību un profesionālo. Un vēl, ja drīkstētu šo angļu vārdu permeability lietot, kas ir ļoti moderns, tad līdz ar to arī tad mēs meklējam tulkojumu. Man bija piedāvājums sazobe, vai pēctecība, jo tulki vēl nav atraduši. Tātad, ja mēs profizglītībā, kā jūs minējāt šo tehnikumu, arī koledžu, kaut vai Rīgas tehniskā koledža, kur ir mekatronika, ir 3. kvalifikācijas līmenis pēc Latvijas un jau 4. koledžas līmenis. Un ko mēs skatāmies? Piemēram, students, viņš pabeidz profskolu šo 3. līmeni, viņš varbūt sāk jau strādāt, bet paralēli viņš turpina tālāk mācības jau koledžas augstākā līmenī, un arī karjera viņam varētu veidot ar sazobi, veidot augstāku karjeru. Tādā izpratne, tā kā šīs robežas zūd,
Un augstākā izglītībā, kā jau minēju, šobrīd ir obligāti jābūt kopīgām programmām ar citām izglītības iestādēm. Tas pats var notikt arī drīz profesionālā izglītībā. Kāpēc nežēlība panāks savu Gaigala kungs? Sazobes, sačupošanās un vēl Elīna. Es vēl varu nedaudz piebilst par savu pieredzi no projekta, jo tas, kas, manuprāt, ir joprojām nedaudz vērojams, ir tāds reģionalitātes princips, ka tomēr Rīga un Rīgai tuvāk esošās izglītības iestādes ir vairāk aktīvas un ir vairāk gatavas uz dažādiem projektiem pieteikties, atsaukties un piedalīties. Nekā nedaudz tālāk esošās. Protams, to nevar teikt tā viennozīmīgi, jo arī reģionos ir profesionālās izglītības iestādes, kuras ir ļoti aktīvas, bet tomēr šis te reģionālais princips ir nedaudz vērojams. Kā arī vēl viena tāda varbūt nianse, kā pirms pāris gadiem veicot profesionālo skolu apvienošanu, notika, tā kā administrācija palika viena, bet skolas ir vairākas apakšā. Jā, un tas arī rada nedaudz sarežģītāku informācijas nodošanu tālāk, jo ja pati tā kā vadība saņem informāciju, kad ir kaut kāds projekts vai ir iespēja kādā projektā piedalīties, tad nevienmēr tā informācija aiziet jau līdz katrai konkrētai skolai tālāk. Ilze, no ministrijas viedokļa? Jā, lūdzu. Es tomēr nedaudz gribētu oponēt, jo varbūt ir kāds konkrēts gadījums, par ko jūs runājat, bet faktiski lielā mērā, ja šīs, savā ziņā dažkārt perifērijas mazās izglītības iestādes kļūst par īstenošanas vietām kādam no profesionālās izglītības kompetences centriem, ministrijas pozīcija ir principā gluži pretēji, ka šajās te īstenošanas vietās potenciāli gan kvalitāte, gan informācijas pieejamība varētu pieaugt, ņemot vērā, ka šie kompetences centri ir ar lielāku kapacitāti, lielāku pieredzi, vēsturi un tā tālāk. Varbūt ir kaut kādi konkrēti gadījumi, varbūt sākotnējās augšanas grūtības, bet vajadzētu būt, un mēs domājam, ka būs tieši pretēji. Paldies. No ministrijas viedokļa ļoti skaidrs. Elīna no praktiskās viedokļa skatījās, un es varu apliecināt, ka tas ir atkarīgs no skolu vadības. Un vienā un tajā pašā reģionā ir aktīvas skolas un pasīvas skolas, un vienā skolā, kur direktors ir tas akmens, zem kur ūdens netek, un attiecīgi īstenībā pat nelaiž pasniedzējus uz semināriem, jo tas zināmā mērā jāatbrīvo no darbu un jādod atļauju atbraukt, piemēram, uz semināriem vai tā tālāk. Inta. Es gribēju varbūt to, ko Elīna teica par šīm te skolām, teiksim, galvaspilsētā un reģionos. Gluži es tam nepiekrītu, vienkārši man bija iespēja arī gatavojot Hansavetu projektu paskatīties via statistiku tieši par to, cik daudz no skolām skolēni ir devušies mobilitātēs skaitliski, uz kurām valstīm, un tur neparādies šī aina, ka Rīgas skolas būtu aktīvākas. Es piekrītu tam, ko Ilze teica, ka parādies gan tieši tas, ka dažas skolas ir ļoti aktīvas, kuras izmanto mobilitātes ļoti daudz un regulāri, un ir skolas, kuras ir pasīvas, bet praktiski gandrīz nebija neviena skola, kura mobilitātes nebūtu piedalījusies. Un šeit jautājums tiešām ir par šiem te resursiem, cilvēku resursiem, kuri spēj to izdarīt, acīm redzot, un arī skolas vadības atbalsts. Un man būtu varbūt jautājums šīm divām skolām, kas šobrīd piedalās, kāds tad ir šis skolas vadības atbalsts, jo jūs jau teicāt, ka skola veido stratēģiju vai nekā, tad ko tad jūs gribat ar to panākt? Jūs piedalāties šajā starptautiskajā sadarbībā, kā jūs to gribat savā mācību procesā integrēt? Ko iegūst pati skola, skolēni, skolotāji, un vai ir šis te vadības atbalsts, jo īstenībā viss jau sākas no skolas vadības laikam? Īsā atbildi ir ļoti liels atbalsts. Bet tagad es domāju, kur no valsts tehnikumu dot, jā. Būtībā mēs stratēģijā rakstījām par to, ka mēs vēlamies sasniegt 5% robežu no visu audzēkņu skaita, kas būtu iesaistīti mobilitātē. Šis plāns mums ir perspektīvē. Vēl gribu pateikt to, ka ne tikai ir mērķis meklēt jaunu sadarbības partnerus, bet strādāt ar esošiem partneriem un veidot tādas ļoti labas sadarbības piemērus, lai šī sadarbība būtu ilgstoša, stabila un lai
lai mēs varētu tā ļoti mērķtiecīgi veidot šīs te mobilitātes? Stratēģija ir ļoti skaidra. 5% barjeru katrs grib pārvarēt politikā, arī mobilitātē. Man ir tāds pārdoms. Es varbūt mazliet arī gribētu attaisnot tās skolas, kas nav tik aktīvas. No tāda personāla pārvaldības, jeb no resursu pārvaldības viedokļa skolai ir, jāatrod kaut kāds risinājums, uz ko viņi liek savus spēkus. Ja šobrīd skolas galvenais spēks ir finanses, un tas ir audzēkņu iegūšana, ja, tad vienā gadījumā mobilitātes vai kaut kāda ārzem pieredze dažiem direktoriem šķiet, ka ir tāda forša izklaide, bet tas ir papildus kaut kāds resursu ieguldījums, ko varētu drīzāk pārnest uz kaut kādām, kampaņām pa Latviju, vākt audzēkņus vai kaut ko tam līdzīgi. Ja. Lai gan tā otra lieta, par ko būtu jārunā, tas, ka tās mobilitātes viņas izskan tie pozitīvie gadījumi un stāsti, un ka tā arī ir sava veida reklāma. Un tie, kas to sapratuši, tie tad uz to arī vinnē. Kad, ja ir šī iespēja stažēties ārzemēs, ka tas jau ir tas reklāmas triks, kas nostrādā. Tas vienkārši ir tas domāšanas veids. Jā. Tas vienkārši ir citas skolas, kas liek uzsvaru uz citām lietām. Jo, piemēram, es arī, tad, kad es grasos doties, piemēram, uz nedēļu kādā mobilitātē, kā nodaļas vadītājs vai kā pedagogs, es dažas naktis pirms tam neguļu, jo man ir jāizdara darbiņi pirms šīs mobilitātes, kas ir jāatstāja savus darbus. Un pēc tam atgriežos pie jaunas kaudzes ar darbiem, kas ir iekavēti. Jā. Ilzei dos vārdu, bet varam noformulēt Rīgas amatniecības vidus stratēģiju. Jā, stratēģija, patiesībā sakot, Eiropas stratēģija šobrīd ir 6% audzēkņi līdz 20. gadam uzkāpināt latiņa, ja, ka 6% audzēkņi ir mobilitātēs, tā ka ir vēl kur augt. Bet mūsu stratēģija arī ir tāda, ka mums pat nav tāds uzlikta latiņa vai līmenis kaut kāds. Direktori vienkārši ir pateikusi, ka ja jūs izteiksiet vēlmi darboties, karoks rokā un aiziet darbojoties, viss atbalsts. Ja? Un tas ir tas pats svarīgākais. Tas tiešām ir no direktora ļoti atkarīgs. Tāpatās, kā starp citu arī es nodarbojos ar pētījumiem zinātnes un izglītības jomā universitātē, tur arī ļoti liela sakritība, jeb korelācija ir starp skolotāja apmierinātību darba vietā un starp direktora vērtējumu par skolotāja darbu. Tātad direktoram ir ļoti liela loma. Jā, tagad, kamēr mikrofons ceļo pie Ilzes, arī tad nežēlīgais ieteikums, ja mēs runājam par profesionālās izglītības kompetences centriem un kritērijiem, kuras izglītības iestādes saņem plus 10% pie atalgojuma fonda, jeb nesaņem. Katrā ziņā šis uzstādījums audzēt, tātad vairot šo te audzēkņu īpatsvaru, kas ir mobilitāte ir pieejama, būtu ļoti normāls kritērijs. Viens no dažu skolu pārstāvis smaida, jo viņiem 5% jau ir skaidrs, ka būs. Ilze. Un, starp citu, pirms nokomentē, ir pienācis laiks arī nosacīti ekspertiem, kas jūs esiet arī apkopot kādus galvenos 2-3 secinājumus, kas ir radušies, jeb kas ir paši svarīgākie šīs diskusijas kontekstā? Es varbūt vēl neapkopošu, es gribēju paturpināt par tām korelācijām, ko šeit Kaspars teica, jo pat tiešām cilvēku resursu jautājums izglītības iestādē tieši no tāda viedokļa, lai, darbinieku netrūktu, ja praksē aizbrauc pedagogs kopā ar audzēkņiem. Un šeit mani visi kolēģi ļoti labi sapratīs. Mēs esam tagad visu laiku runājuši par tām profesiju kartēm, par pamatprofesijām ar domu, ka, piemēram, pamatprofesijām tomēr būtu jābūt paraugu programmām, kur tās galvenās profesijas mācītu visās skolās Latvijā tomēr puslīdz vienādi. Un ja tālajošā seka, ja pedagogam, piemēram, uz mēnesi vai 3 jāizbrauc, tad no blakus skolas tajā reģionā otrs pedagogs ar identisku programmu var viņu aizstāt. Tas ir ļoti būtisks jautājums. Un vēl vienu vārdiņu par to Baltijas projektu, ko es pieminēju, kur ir kopā ministrijai ar Latvijas darba devēju konfederāciju. Tas ir Eiropas komisijas finansēts politikas projekts, lai dalību valstu politikas veidotājus stimulētu strādāt ar tiesību aktiem, kas bieži nenotiek, komisija nedod naudu, parasti, ka valsts budžets to dara, tieši lai ieviestu darba vidē balstītas mācības. Tas ir mūsu Baltijas valstu projekts. Un doma ir tāda, ka mēs izrevidēsim savus tiesību aktus un domāsim, kā veidot sadarbību Baltijas jomā. Sāksim ar Baltiju kaut vai stiprināt. Ja? Paldies! Bet ir iespēja
ir iespēja arī kādus pašus galvenos secinājumus, ko varētu šīs diskusijas jau noslēgumā. Jā. Varbūt galvenie secinājumi no ministrijas viedokļa, ka mēs tomēr tradicionāli esam pieraduši domāt par mobilitāti tikai par vairāk īslaicīgāku vai garāku aizbraucienu uz citu valsti, vai kāds atbrauc pie mums, un ka droši vien mums kopīgi jāsāk domāt to sistēmiskā līmenī par to, ka mēs faktiski īstenojam programmas starptautiskā kontekstā, vēl jādomā, kā to darīt un kādā veidā, tā skaitā piesaistot audzēkņus no citām valstīm, jo bērni trūkst visur, bet ir lielas valstis aiz tālām robežām, kurām varbūt tieši vajag kādu, kas viņiem māca. Otrs ir secinājums, izskanēja daudz viet tieši iniciatīva un personīgais piemērs un personīgā iniciatīva ir izšķirošais faktors, jo bez labās gribas nekas nenotiek. Un faktiski trešais varbūt secinājums ir, te izskanēja ļoti daudzas labas domas, bet droši vien, kā mums padarīt Latviju viendabīgāku, lai nav viena ir aktīva un pārējie ir pasīvi. Tas ir saistās arī ar iniciatīvu lielā mērā. Gaigala kunga teiktais par burkāniem un pātagām, es domāju, ir ļoti būtiski, jo ja mēs iestrādājam tiešām kritērijus, kas palīdz aktivizēt gan pedagogus, gan izglītības iestāžu vadītājus, lūkoties starptautiskās sadarbības virzienā kā būtiskā izglītības iestādes darbības sastāvdaļā, protams, tas vienmēr ir, teiksim, faktors, kurš ir efektīvs, bet ir ļoti rūpīgi jāpārdomā šis jautājums, kā to gudri izdarīt. Ja? Un, protams, kvalitātes jautājumi, lai mums ir ko parādīt, lai pie mums arī brauktu un skatītos. Paldies. Paldies. Kurš nākamais no ekspertiem gatavs? Elīna. Jā, man laikam tā, protams, ka ļoti daudz labas domas ir izskanējušas, un Ilze jau arī, man liekas, tāds diezgan būtiskākos jau pieminēja, kas man varbūt likās svarīgi, ka es diezgan daudz kur saklausīju, ka tomēr ir būtiska šī pēctecība un projekta ilgtspējība un aktivitāšu ilgtspējīga tāda norise. Kas man kā projekta īstenotājiem atkal šķiet svarīgi, ka es redzu, ka ne tikai man kā projekta vadītājai tas būtu būtiski, bet arī gan ministrijai, gan pašām skolām, gan pedagogiem, gan arī, teiksim, asociācijām un dažādām iesaistītajām pusēm, ka tomēr cilvēki mēs esam gatavi sadarboties, mēs esam gatavi dažādas aktivitātes kopīgi īstenot un padarīt sistēmu labāku. Tas no manas puses. Atkal divi atslēgas vārdi - iniciatīva un motivācija. Vai ne? Labi, Arita. Jā, es arī pievienojos iepriekš teiktajam. Un es kā iesācējs šajā projektu darbā, es varu arī pateikt, ka ļoti daudz vērtīgas informācijas, arī daudz, kas apstiprinājās, ko es jau biju iepriekš pārdomājis, un ieguvu arī kaut ko jaunu, ko es varēšu vienkārši noskaidrot. Un paldies tiem, kas dalījās savā pieredzē. Tas noteikti noderēs turpmākajā manā darbā. Tas būtu tāds ļoti loģisks profesionāls skats no skolas un no profesionālās darbības viedokļa. Bet, teiksim, ja mēs runājam par sistēmiskumu kā tādu lielos secinājumus, varbūt vēl kas likās būtiskākais no tiem secinājumiem, kas jau izskanējušajām atziņām, kas tev likās būtiski? Pirmais, tas pats iniciatīva, kas viss sākas ar pašiniciatīvu. Tad ir, protams, arī vadības atbalsts, kas arī ir svarīgs, kad tev uzticas, ka tev dod brīvu vaļu darboties un nākt ar idejām, un ka šīs idejas tiek uzklausītas un arī tiek atbalstītas, izvērtētas un atbalstītas. Un trešais, tā angļu valoda, tā es atzīstu, arī mums ir problēma mūsu skolotājiem, bet ar motivāciju var ļoti daudz ko panākt. Netik svarīgi tās angļu valodas zināšanas, bet ja skolotājs ir motivēts un ir ieinteresēts, un ja mēs viņu varam ieinteresēt, tad manuprāt, viss var izdoties. Paldies. Juris arī gatavs ir, kā tas tie pieaugušie te pļāpā, kas no tā labums? Man lauciņi praktiskie darbi, man šitais viss ir diezgan svešs. Es neko daudz neesmu spējīgs par to nokomentēt par šito.
Bet, ja tas darbotos un būtu iespēja aizbraukt uz Franciju, tu droši vien brauktu, vai ne? Jā. Jā, un ne tikai 3 no kursa, bet visi 12. Ja, cik jūs esiet? Izdzīvotāji. Es pat nezinu, cik mēs tagad esam izdzīvotāji. Mums tikai esam 2 kursi, bet arī tos vairs neredz. Kā, mēs... Strādājat atsevišķi? Nē, mēs visi kopā esam. It kā ir 2 kursi, bet mēs esam tā saplūduši, ka es pat nespēju saskaitīt, cik kurā kursā palikuši ir izdzīvotāji. 4. kurs izdzīvotāji. Labi, Kaspars? Jā. Jurim vajadzēja tā kā filmā, kur bija par dārznieku, kas pa politiku stāstīja gudras lietas. Vienkārši tev vajadzēja kaut ko pa koku teikt, un es patulkot pārējiem. Bet es tā domāju, te ir tas labais piemērs. Mēs kā maza skoliņa Rīgas amatniecības vidusskola, mēs parasti daudz foršas lietas no valsts tehnikuma mācāmies starp citu. Tas tā vēsturiski ir iegājies. Mēs vienmēr braucam pie jums kaut ko labi iegūt. Un šeit ir tā pozitīvā pieredze, ka, piemēram, ja skolā ir pat vesela nodaļa, kas strādā ar projektiem, tad tas ir fantastiski. Ja? Es gan nezinu, kā tas ir no resursu viedokļa tādām mazākām skolām, bet, ja piemērs, ideja, ja tas ir, piemēram, direktora vietnieks projektu jautājumos, pieņemsim, ja? Tad pat nevajag akreditāciju, viņam vienkārši ir darba pienākumi, viņu pieņem darbā cilvēku, kas māk strādāt ar projektiem, kas ir aktīvs, komunikatīvs un tā tālāk. Ja? Kad tā iniciatīva vienā brīdī var beigties tāpēc, ka cilvēks vienkārši ir pārslogots. Ja tas ir kāds cilvēks, uz kur tas viss balstās, kurš par to atbild, tad arī būs, es domāju, tas jebkurā skolā es apgalvošu mūsdienās var atrast skolotājus un bērnus, kas grib piedalīties starptautiskās projektos. Tā, kad es domāju, ka tur tikai tas jautājums, kā tas ir sadalīts un sakārtots no tāda jau no augšas. Ja skola jau to resursu ir atradusi, tad es domāju, jebkuram varēs paprasīt, vai ja jums ir kāds cilvēks, kas atbild, vai jums viss notiek, un viņi teiks, ka jā, un tie, kas dara vienkārši to kā hobiju, tad tas ir hobijs. Šodien es varu, rīt es nevaru, parīt var būt. Tā. Jā. Kamēr es došu Vitai vārdu, labās prakses piemēri, tas ir lieliski. Iespējams, ka to varētu arī kā drusciņi centralizētāk, rīkojot seminārus skolām un tā tālāk. Skolām ir iespēja kooperēties. Un tad, kad es pieminēju akreditāciju, tas bija nopietni īstenībā, jo Izglītības valsts kvalitātes dienests gatavojās šos kritērijus noteikti atbilstoši Eiropas profesionālās izglītības kvalitātes vadības, ekvaveta sistēmai, un līdz ar to tie kritēriji par mobilitāti nemaz neliekās neloģiski vai nevietā. Ja? Tā kā tas nav tāpēc, ka mēs gribētu kādu pamocīt, lai būtu grūtāk noakreditēties, bet tas ir mūsu mērķis. Ja mēs kā nodokļu maksātāji maksājam, uzturam šīs skolas un maksājam plus 10%, mēs gribētu, lai tad arī būtu rezultāts. No privātā biznesa viedokļa raugoties. Es laikam nerunāju no privātā biznesa viedokļa, tāpēc, ka caur šiem starptautiskajiem projektiem es pati, tīri kā cilvēks, esmu iegājusi tajā, ka es nodarbojos ar vai izglītības sistēmas vai profesionālās izglītības jautājumiem, bet tas nav saistīts varbūt tik daudz ar manu uzņēmumu un Baltic Bright kā mācību centru. Taču no tā viedokļa runājot, es pamanīju vienu ļoti pozitīvu lietu, ka uz šīm te diskusijām vairākas reizes nāca Buta pārstāvji, un viņi runāja par to, man ļoti patika, tas jautājums, ko viņi pacēla, ka lai mēs neaizmirstam arī profesionālo tālāk izglītību, tad, kad mēs runājam par profesionālo izglītību. Un arī mēs esam uzsākuši profesionālās tālāk izglītības programmas, un mēs arī, kurās arī ir prakses, un kuras arī varētu būt starptautiskas prakses tikpat labi. Bet par tiem jautājumiem, kuriem šodien runāja, man pašai liekas, ka tomēr, lai padarītu to tādu masveidīgu to mobilitāšu procesu, būtu svarīgi, lai būtu pieejams ne tikai Eiropas Savienības finansējums, ka tiešām, lai būtu valsts stratēģija, kas ir pārtulkota, kas savukārt aizietu izglītības politikā iekšā un tālāk tajos konkrētajos uzdevumos. Un šajā sakarā arī ļoti pozitīvi tas, ko Gaigala kungs minēja par to, ka
kvalitātes vērtēšanas kritērijos tiek iestrādāts tas tā kā arī ar pātagas palīdzību tas tiek veicināts. Man liekas, tas ļoti labi. Un tā otra puse ir tā kapacitāte, kas ir, padarīt arī to par sistēmu un tādu masveidīgu sistēmu, ka nepārtraukta skološanās ir pieejama un viņi tiek motivēti to darīt arī ar pīrāgu un ar pātagu profesionālās izglītības pedagogi un vadītāji, lai viņiem būtu kapacitāte to darīt. Jā, paldies. Jā, es drīkst vienu vārdu par prezidentūru vēl pateikt, ja es nekavēju laiku, jo vienkārši informācija, varbūt ne visi zina, ka mums Latvijai kā prezidējošai valstī būs 2 lieli profesionālās izglītības pasākumi. Pirmais, tuvākais ir 20. un 21. aprīlī visas Eiropas un arī vēl kandidātu valstu un ģenerāla direktoru profizglītībā sanāksme ar Eiropas komisiju un sociālajiem partneriem, kas lielā mērā arī mūsu valsti faktiski popularizēs un direktori mājās arī stāstīs par Latviju. Daudz varbūt vēl nav bijuši. Un, ja es drīkstu vēl arī nosaukt tās prioritātes, ko Latvija izvirzījusi darba grupās, mums ir 4 darba grupas, kur ir jau nopietni dokumenti sagatavot, un tās prioritātes tātad mums šajās darba grupās ir darba vidē balstītas mācības kontekstā ar strateģisko partnerību lomu. Šeit ir gan no darba devēja puses, gan no darba ņēmēja puses, gan no izglītības iestādes puses. Otrais punkts ir inovācija profesionālā izglītībā, kas aizvien vairāk ienāk tieši profesionālā izglītībā, kas agrāk bija tīri termins augstākai izglītībai, un tas ir gan kā jauninājumi, gan arī komercializācija, inovācijas, jo pat galotnē ir nozīme latviešu valodā šim vārdam. Trešā tēma ir, teikšu angliski, skills for employability, prasmes nodarbināmībai, kas ir būtībā kvalitātes jautājums, nevis sociālais pabalsts, lai visi strādātu, nevis nodarbinātība, bet nodarbināmība principā. Un 4. jautājums mums ir tieši, ko šo Žundas kundze minēja, profesionālā tālāk izglītība, kur mums ir daudz labi piemēri, kur jau mūsu kompetences centri ir bezdarbniekus apmācīt, bet ne tikai bezdarbnieku kontekstā. Un otrs pasākums ir 22. jūnijā pirms Jāņiem, Eiropas profesionālās izglītības atbildīgo ministru sanāksme, kurā mēs runāsim pirmkārt par deklarāciju un mērķiem Eiropas Savienībā profizglītībās 20. gadam, un otrais jautājums ir šī te Eiropas māceklības alianse, kuru ir domāts spēcināt, būs liela grupa biznesmeņu pārstāvi, kas ieradīsies Latvijā, tā kā arī faktiski, un varbūt pieņemsim arī dokumentu, kad Latvijas vārds tiks spēcināts. Un pavisam, ja drīkst par tiem akmentiņiem, kur Gaigala kungs teica, ar valodu saistībā, kur tie 2 zēni ar tiem akmentiņiem man varēja spēlēties, par angļu valodu, pat tiem, kuriem varbūt nav to dotība, es kā angļos to būtībā skolotāji var pateikt. Ja tā ir profesionāla angļu valoda, tad termini ļoti bieži ir ļoti līdzīgi, un tas var iedrošināt arī tos cilvēkus, kas nerunā angliski, sākt lietot terminus angļu valodā, un tad jau arī aizies. Tad uzrīkstēšanās, un man tieši patika, ko jūs minējāt, es nevaru atcerēties to jūsu to teikto, bet tieši, ka tā kapacitāte aug darot, tas bija varbūt mans galvenais sakāmais par secinājumiem. Jā, mobilizē. Es nevarēju atcerēties, tas bija viens, ko es vēlējos pateikt par ļoti svarīgu secinājumu. Paldies. Mobilitāte mobilizē. Šis varētu noteikti būt kā leitmotīvs un lozungs visai mūsu diskusijai. Lai arī šī tēma bija šodien salīdzinoši šaura, ja varbūt nedaudz šaurāka kā varbūt citas diskusiju tēmas, izvērtās ļoti vērtīgi. Es domāju, ka klātsošiem radās papildus gan izpratne, gan papildus informācija, gan arī idejas noteikti. Jo cilvēki jau tāpat neiet uz semināriem, bet tāpēc, ka šis jautājums reāli interesē. Un tagad man atbilstoši scenārijām ir tieši 2 minūtes, lai mēģinātu apkopot labās idejas, uz ko es nepretendēju nekādā veidā pilnībā to izdarīt. To noteikti izdarīs tad, kad mēs apkoposim materiālu, bet es domāju, ka dažas galvenās tomēr ir vērts piefiksēt. Un es tā nedaudz centos sasistematizēt. Un pirmais bija kopumā par mobilitāti un tās izpratni, ka nevajadzētu saprast mobilitāti šaurākā izpratnē, bet plašākā kontekstā, arī kā sistēmu, un arī saprotot, ka katra mobilitātes projekts, jeb dalība, jebkurā projektā ir arī pašizglītošanās forma un mobilitāte pati pa sevi. Tātad neskatīt mobilitātes iedzienu šaurāk.
un par attiecībā uz to īstenošanu, ka ļoti plašas iespējas mobilitātei arī šeit, pat Latvijā un kaimiņu valstīs, kad nav nepieciešams, lai iegūtu pilnīgi jaunas un ļoti vērtīgas zināšanas vai prasmes, braukt kaut kur tālu prom. Tas būtu viens. No otrs bija ļoti būtiski, ka viss, protams, ir atkarīgs no iniciatīvas. Gan izglītības iestādes līmenī, gan pašu dalībnieku līmenī iniciatīva, tas ir noteicošais. Tā tad ir jābūt kaut kādam motivējošam elementam, kas vienmēr ir arī personīgs pašu interesi, jeb arī veicināt caur valstisku politiku, sektoru politiku. Ministrija ļoti labi pārstāvēja Ilze un akcentus uzlika nacionālā līmeņa akcentus. Un mēs izteicām cerību, ka valsts politika būs valstiska. Tas nozīmē, ka arī būs atbalsta mehānismi. Es negribētu teikt par burkānu un pātagu, bet katrā ziņā objektīvi kritēriji, kas ir saistīti gan no vienas puses veicinot mobilitāti, arī ar informācijas sistēmām, arī ar semināriem un atbalsta pasākumiem, kā arī ļoti konkrētiem kvalitātes kritērijiem, kas profesionālās izglītības iestādēm vienkārši ir viena no akreditācijas nosacījumiem. Un kopumā runājot par skolu mobilitāti, šoreiz šī gadījumā profesionālās izglītības iestāžu mobilitāti, ir būtiski tas, ka būtu jātiecās pilnīgi mēķu grupa aptver visus, kas strādā izglītības iestādē. Tātad ne tikai audzēkņi un ne tikai skolotāji, kā tas nepareizi tika interpretēts pagājušajā struktūra fonda plānošanas periodā, bet arī skola administrācija un skolu direktors. Jo, ja nebūs skolas vadība arī strateģiski vieda, un stratēģija nebūs patiesa stratēģija izglītības iestādē, tad arī skolotāji ar vislabāko iniciatīvu bieži vien nevarēs savu iniciatīvu īstenot. Tā kā tam jābūt kompleksai pieejai, izpratnei, tajā skaitā saistībā vidējā profesionālā izglītība ar koledžas izglītību un augstāko izglītību, kur labās prakses piemēri noteikti jau ir un attiek tikai veicināt. Iniciatīva izskanēja ļoti daudzas reizes. Pieminot vēl dažus nelielus punktus, bija arī normatīvā bāze tika pieminēta, ka to arī sakārtojot varētu novienkāršot šīs procedūras un saliekot pareizos akcentus, tajā skaitā arī atvieglojot uzņēmējiem šo iespēju pieņemt pie sevis audzēkņus praksē, darba vidē, balstītā apmācībā. Un to nodarbojās pašlaik ekonomikas ministrija, kas jūnijā dos vēl papildus otru ziņojumu ministru kabinetā. Tieši kādi motivējoši instrumenti, domājot, ka tas ir ne tikai nodokļu politika, bet visplašākā spektrā būtu nepieciešama, lai uzņēmēji būtu ieinteresētāki un motivētāki arī piedalīties šajā procesā, jo sadarbība priekš darba vides un nodarbināmības vai nodarbinātības, vārds sakot, bez uzņēmēju līdzdalības, bez asociāciju līdzdalības vienkārši nav iespējama. Un tas būtu viss no tā. Un tā kā ir palikušas 30 sekundes, man vēl viena ķecerīga doma, ko man gribējās iesēt. Varbūt, ka viņa kādreiz uzdīkst. Tad, kad mēs runājam par informētību, mēs pēdējo par audzēkņu informētību, par pastāvošajām iespējām. It kā pieskarāmies un teicām, ka tas ir skolu direktoru un pašu skolu, un mēs struktūra vienības, jeb reģionālās pieminējām, ka zināmā mērā atstājot to tikai direktoru atbildībā. Tā mana doma un ideja ir, ja mēs attīstītu VIS datu bāzi, kurā ir reģistrēti pilnīgi visi audzēkņi izglītojumie. Ir valstis, kuras šāda veida datu bāzi uzliekot par pienākumu autorizēties vai reģistrēties katram audzēknim. Viņam parādās e-pasta adresi un parādās iespēja audzēknim nosūtīt tieši nepastarpinātu informāciju, tajā ziņā, ka nepastarpināti starp izglītības pārvaldi, skolas direktoru, vēl kaut ko, viņš saņem informāciju. Un šī sistēma būtu ļoti vērtīga arī karjeras, jebkura veida atbalsta pasākumiem, kas, protams, ir vajadzīgs konsultants, ir vajadzīgi speciālisti, kas to dara, bet tajāpat laikā tieši informācija, kas ir nauda,
Un tieši informācijas kanāls, manuprāt, būtu ļoti būtisks. Tā kā ar šo iesēto graudu un visiem pārējiem iesētajiem ideju graudiem, es ceru, ka visi, ja ne visi, tad arī lielākā daļa viņi īstenosies. Un ar lozungu mobilitātei jābūt mobilai. Es teikšu visiem paldies. Un organizatori aicina visus uz kafijas, kā tad zināmu pēc diskusijas sarunu brīdi.